Mani sauc Kārlis Viša, un es būšu šī vakara diskusijas daļas vadītājs. Un jāsaka, ka šis vakars sastāv no divām daļām. Viena ir diskusija, vai sabiedrības drošības garants ir pilni cietumi. To noteikti jūs esat saņēmuši uz e-pastiem, un esiet arī nedaudz par to aizdomājušies. Un otra vakara daļa 2008 ir filma par Nekauņa Lūku, par cilvēku, kurš ir ieslodzījumā, un viņa attiecībām ar sistēmu, ar citiem ieslodzītiem un, protams, ar varu kā tādu, kas pastāv cietumā. Mūsu pirmās daļas diskusiju dalībnieki ir, sākšu ar sabiedriskā sektora pārstāvjiem Sanita Sīle, pārstāv sabiedriskās politikas centru Providus, Māris Luste, kurš ir gan sabiedriskais sektors, gan arī pārstāv ieslodzījumu vietu pārvaldi. Pārstāv sabiedrisko sektoru. Un organizācija ir Prison Fellowship Latvija. Tad mums ir Aivars, cilvēks ar pieredzi, kurš arī var dalīties savā pieredzē, esot noteiktā sistēmā, ko sauc par cietumu. Un mums ir divas pārstāvis, kurš šodien pārstāv ieslodzījumu vietu pārvaldi, Svetlana Trubačova, kas ir resocializācijas dienesta PI, un PI nozīmē priekšnieku vietas izpildītāji, tad saprotu, kad aizvieto priekšnieku uz kādu laiku, ja priekšnieku nav vispārīgi. Un Ilze Ušacka, kura arī pārstāv ieslodzījumu vietu pārvaldi, resocializācijas dienesta, izglītības un nodarbinātības daļas pārstāve vai vecākā referenti. Man vienmēr šie publiskās pārvaldes nosaukumi mulsim. Labdien! Kā notiksies šī pirmā daļa? Mēs veidojam šo daļu ļoti neformāli, un tie, kas no jums ir piedzīvojuši šādas tikšanās, varbūt tās zina, kad tiek uzdot ļoti daudz jautājumu, bet sākumā, lai varbūt tās būtu kaut neliela struktūra un dotu arī jums un mums pieredzi adaptēties šai situācijai, pirmais jautājums, uz ko es lūgtu, lai atbildi visi klātesošie ciemiņi, un pēc tam arī jautājumu uzdevēji varētu iesaistīties, un jautājums ir, kas jūsuprāt dotajā mirklī notiekās ieslodzījuma vietās Latvijā? Kā jūs raksturot šo mirkli? Tieši šo 2013. gads, septembris, varbūt tās neejot pagātnē, neejot baigā nākotnē, bet šeit un tagad, kas notiekās? Un es saprotu, no ieraksta viedokļa ir svarīgi, lai jūs runātu plus-mínus mikrofonā. Ja? Tad kurš grib var sākt un brīvi iniciatīvu. Un jums pēc tam no šī te iespaida jūs varat arī veidot savus jautājumus, savus viedokļus, un varbūt tās arī jums ir viedoklis par to, kas notiek cietumos Latvijā. Svetlana, lūdzu. Mani sauc Svetlana. No vienas puses ļoti tāds interesants, viņš tā arī ir, viņš ir ļoti interesants jautājums, kas mana skatījuma šobrīd notiek mūsu sistēmā, ieslodzījuma vietās. Divos vārdos es pateiktu, ka mums šobrīd notiek pārmaiņas. Mēs apzinām tos resursus, kuri šobrīd ir, kuri strādā un kuri varbūt nestrādā. Jo nav noslēpums, ka, protams, recidīva līmenis Latvijā ir viens no augstākajiem šobrīd Eiropas valstīs. Un mūsu finanšu iespējas arī ir ļoti ierobežotas. Un, lai saprastu, kur ir tiešām iespējams un kur ir nepieciešams ieguldīt valsts finansējumu, ko mums nepieciešama attīstīt resocializācijas jomā. Mums vajag apzināt tos resursus un mūsu iespējas. Mēs ar to arī nodarbojamies. Paralēli, protams, notiek reālais darbs. Mums notiek izmaiņas gan likumdošana, gan mūsu darba organizācija. Un mēs pēc iespējas šobrīd paplašinām mūsu resocializācijas iespējas.
konkrētāk varbūt sarunas laikā, diskusijas laikā, mēs tad pievērsīsimies tieši jautājumu par to, ko mēs šobrīd konkrēti nodrošinām ieslodzītiem. Principā 2 vārdos atkartošos notiek pārmaiņas. Gan reāli mūsu rīcībā, gan mūsu attieksme pret resocializācijas pasākumu īstenošanu. Paldies. Ilze Ušacka. Patiesībā Sveti jau tā kā paņēma jau tos vārdus, ko arī es gribēju teikt, kad Kārlis uzdeva pirmo jautājumu, kas šobrīd notiek, tad viennozīmīgi var teikt, ka notiek pārmaiņas. Pārmaiņas visā būtībā. Gan, es domāju, ka tas skars gan ieslodzītos, gan arī darbiniekus, gan visu sabiedrību kopumā. Varbūt liekas, ka šobrīd ir tāds punktus, kur mēs esam apstājušies, un it kā liekas, ka nekas nenotiek. Bet mēs ļoti aktīvi strādājam pie jaunām lietām, kuras tiks ieviestas ar jaunu cietumu, tātad celtniecību, uzbūvēšanu, ar jaunām programmām, mēs domājam, mēs analizējam. Un arī viens no tādiem galveniem faktoriem, kad esam sapratuši, ka jāiegulda ir arī darbiniekos, ka ir jāstrādā ar tādu uz kvalitāti. Un tad arī šis tas jautājums ir, vai pilnie cietumi kaut ko sabiedrībai dod. Un līdz ar to, lai būtu kvalitatīvi, tad jāsaprot esošās problēmas, kuras ir šobrīd, jāapskatās, kādi ir resursi, un līdz ar to jāiet ar sabiedrību jārunā, jāiet ar ministrijām, ar sabiedriskām organizācijām, visiem kopā, jāiet uz šīm jaunajām pārmaiņām. Un tas skars patiesībā visus kopumā. Ja? Ne tikai mūs, jūs, bet visus. Jā, paldies par iespēju izteikties. Es sauc Māris Lusta, pārstāvu nevalstisku organizāciju šodien šeit, un liels prieks, ka aģentūra organizē šādu pasākumu, un ir liels prieks par to, ka auditorijā ir cilvēki, kuriem rūp šis jautājums. Un es arī diezgan ilgstoši strādāju ieslodzījumu vietu sistēmā, un vēl joprojām pats mēģinu atrast atbildes uz to, vai cietums cilvēku labo, vai cietums cilvēku nelabo, vai cietums labo, bet ne Latvijā. Tas ir tāds jautājums, ko mēs katrs varētu padomāt, kur variantu mēs izvēlamies un kur mēs izvēlamies pa optimālo. Bet jautājums bija, kas notiek cietumos, tad varbūt es aicinātu, varbūt ne šodien šeit, bet kopumā varbūt pārdomāt pēc šīs sanāksmes, varbūt nedaudz plašāk šo jautājumu. Cik jēgpilns sabiedrībai vispār ir sots, noziedznieks sots, un cik jēgpilns tas varētu būt, un ko šajā jautājumā var ietekmēt pati sabiedrība. Kas ir svarīgāk? Likuma pārkāpēja vaina vai viņa pienākumi upura priekšā? Sots vai upuru vajadzības? Vai noziegums ir vardarbība pret likumu un valsti, vai tomēr tā ir vardarbība pret cilvēku un cilvēciskajām attiecībām? Ko no soda gūst upuris, ko no soda gūst noziedznieks, ko no soda gūst sabiedrība? Un šīs visas 3 ir ieinteresētās puses. Kā sods palīdz upurim apmierināt viņa vajadzības? Vajadzību kaut vai vienkārši saprast, kas ir noticis. Atgūt varu pār savu dzīvi. Atgūt ticību pasaules prognozējamībai, kas ir zudusi nozieguma brīdī. Saprast, kādēļ tieši šis cilvēks ir cietis noziegumā. Kā sods palīdz noziedzniekam gūt nožēlu un realizēt savas tiesības, paust šo nožēlu upuri priekšā. Un šo, kā visas ieinteresētās puses šajās procesos var iesaistīties. Un tāpēc mēs droši vien šeit arī esam, lai kopīgi sāktu meklēt risinājumus, jo es kā sabiedriskās organizācijas pārstāvis redzu, ka valsts un pašvaldība nevar iemācīt sabiedrībai būt labai, sociāli atbildīgai sabiedrībai. Tas mums jāmācās visiem kopā. Sveiki, es esmu Sanita, un atbildot uz jautājumu par to, kas notiek cietumos, es gribētu teikt, ka es ceru, ka viņos šobrīd ienāk jaunas vēsmas. Un ir diezgan daudz lietu, kas par to liecina gan presē, gan izmaiņās likumdošanā un šajā materiālā, kas man ir rokās. Tur ir diezgan daudz indikātoru par to, kas liecina, ka ir jaunas vēsmas. Un pirmajā reizē, kad man bija iespēja
apmeklēt cietumu, tas bija vēl prakses laikā, kad es providus gāju praksē, man Kronbergs kundze teica, ka ja soda bardzībai būtu tieša ietekme uz to, cik lielā mērā mazinās noziedzība, tad principā noziedzība kā tāda būtu izzudusi jau kopš viduslaikiem. Un tā kā tas nav noricis, līdz ar to tam pamatā ir kaut kas cits, un manuprāt, tas, kas šobrīd notiek sabiedrībā un kas cerams nonāk arī līdz cietumiem, ir izpratni par to, kā acīm redzot, šis apgalvojums ir patiesi. Paldies. Sveiki, mani sauc Aivars, un man ir liels prieks būt šeit, un tāda brīnišķīga iespēja, lai varētu pagodināt Dievu. Es biju cietumā, manuprāt, jūs teicāt nevis par pagātni runāt, bet, tad ņemsim kaut vai gadu atpakaļ. Es atceros to laiku, kad es atbrīvojos no cietuma. Tas, ko es tur sapratu, ko es tur redzēju, bija tas, ka, manuprāt, cilvēki vienkārši ir, viņam nav ceļa dzīvē, un kā Kristus Kalniņš teica, mācītājs, kad tā ir tā vieta, cietums, kur ir samests viss ļaunais. Un tie cilvēki dzīvo būtībā tā kā uz izdzīvošanas tādu robežu, un tādā stadijā. Un tā, kad viņš atbrīvojās no cietuma, viņš vienkārši grib atvieglot sevi. Viņš meklē kaut kādus īsākus ceļus, tur pieņemsim alkohols vai narkotikas un izklaides, un tas viņam dod prieku. Bet patiesībā viņš jau neiepazina īstenībā to Dieva žēlstību, jo es tiku pestīts, un tiešām Dievs mani izglāba, jo es sapratu, ka tā dzīvot vairs nevar. Tad es lūdzu Dievu, un es sajūtu, ka manī notika kaut kādas pārmaiņas. Es sāku ticēt, es sapratu, ka tas vairs nav no manis, bet te ir kaut kas daudz vairāk. Tad cietumā es biju 2,5 gadus, un pusotru gadu es dzīvoju cietumā tāds pats, kāds es biju brīvībā. Es lietoju narkotikas, es zagu, es nonācu cietumā, bet atlikušo gadu cietumā es pavadīju kopā ar Kristu. Un es sapratu, ka cietums patiesībā ir cilvēks sirdī. Es biju kā no jauna piedzimis, kā mazs bērns priecīgs skrēja. Tas bija baigi forši. Tad arī nāca alfas kurs uz cietumu. Es jūtu, ka Dievs tiešām darbojās, un es sirdī ticēju, ka ir Dievs, kurš var visu šīs lietas paņemt uz sevi. Un tomēr jau neviens cilvēks nav pelnījis tādu sodu, lai viņam netiktu piedots. Vienīgā problēma ir tā, ka cilvēks vienkārši negrib to atzīt patiesību, kad Dievs ir tas, kas viņu var piecelt. Un nav cita ceļa. Es zinu droši, ka man dzīvē ir ceļš, un tas, kurš ir piedzīvojis Kristu savā dzīvē, viņš saprot, ka to neatņems viņam vairs neviens. Tai dzīvē ir jēga, un dzīve ļoti skaista. Kad es atbrīvojos no cietuma, es vienalga turējos kopā pie draudzes, kristīgā sabiedrībā. Iesaistos kalpošanās, braucu arī pie cilvēkiem, kuri ir trūcīgi, daudz bērnu ģimenēm. Kā saņem aicinājumu, tur es eju un daru kaut ko, ne jau tāpēc, ka tas ir jādara, bet vienkārši man tas ir sirdī. Un gribētos, lai arī citos saprastu. Es domāju, ka cietumā ir vajadzīga evaņģēlija, un tas ir vienīgais, kurš var to cilvēkam atvērt tās acis uz patiesību, jo cita ceļa nav. Paldies! Paldies! Jautājums jums ir tieši tas pats jautājums, bet nedaudz savādāk viņu pagriežot. Kāds jums ir priekšstats par to, kas notiekās Latvijas cietumos, jūsuprāt? Ko jūs esat dzirdējuši, kā jūs to uztverat? Varbūt dažos vārdos bez īpašiem, vēsturiskiem atkal skatījumiem, bet kāds ir jūsu viedoklis par to, kas notiekās? Nav tā, ka cilvēks vienkārši ieliek, viņi to laiku tur nosēž un tad viņš palaiž atpakaļ sabiedrībā. Nav svarīgi, kas ar viņiem notiek cietumā, kas notiek pēc tam, bet
tā ir tā kā vieta, kur pavadīt to noteikto sodu, kas notiek pēc tam īstenībā, man liekas, lielā daļā nemaz nerūp, lai, teiksim, integrētu cilvēkus sabiedrībā un ātiņām. Justies kā daļai no sabiedrības. Tas ir tā kā arī, manuprāt, sabiedrības aina, ka tas ir savu veidu zīmoks, ka cilvēks ir bijis cietumā. Daudz uz to skatās ar aizspriedumiem, un viņi pat nezina cēloņus, ne iemeslus, bet viņi vienkārši ir bijis cietumā, tad apmēram jau tiek norakstīts, kā arī cilvēku apziņās. Jā. Man liekas, ka cietums ir tā reāla pasaule ar savu hierarhiju, tā kā ar uzbūvi un sociālām lomām. Un tā tas ir tik smagnējs mehānisms, ka tagad klausoties par tām pārmaiņām, brīnišķīgi, man liekas, es ļoti labprāt dzirdētu precīzāk, ko tas nozīmē vispār, kāpēc ir šī sajūta, kur radās impulsu pārmaiņām. Man tas bija mans jautājums. Kas radās, bet man liekas, tā sistēma ir gadsimtiem izaugusi un izveidosies, kā tā hierarhija strādā. Un es nezinu, kam un kā ir jānotiek, lai to laustu, kāds būtu, jā. Lai to sistēmu laustu. Jā, to iekšējo pašu ieslodzīto cilvēku radīto sistēmu, kur tur, man liekas, tādi divi spēki darbojas, kas ieslodzījumu vietu kaut kādu pārvaldnieku, es nezinu, cik daudz dažādu cilvēku tur strādā un ir iesaistīti, tas ir viens spēks, un tad ir tas ļoti spēcīgais spēks, kas ir šie ieslodzītie cilvēki, kas ir principā viena vesela, kaut kāds mehānisms, un tur noteikti daudz visādu likumsakarību un noteikumu un likumu, un tā ir tāda pasaule, man liekas, dariet, ko gribiet, kā līdz kaut ko tur izdarat. Tā. Piemēram, man jautājums vairāk ir tāds, ka mēs, protams, varam uzcelt ļoti labus cietums un ieviest visādas programmas, lai tur ieslodzīti ir nodarbināti un viņi tiešām pievēršās pēc tam kā godīgai dzīvei. Protams, lielu daļu mēs tā novirzīt uz labā, pareizā ceļa. Tā lielākā problēma nav tomēr sabiedrībā, ne jau tajā, kas notiek cietumā, jo tie cilvēki jau cietumā nonāk ne jau cietuma dēļ, bet tāpēc, kādi viņi ir uzauguši sabiedrībā. Vai patiesībā tas lielākais ieguldījums nav jāiegulda, lai audzinātu sabiedrību, vai pārveidot sabiedrību. Un, protams, arī cietumos jāiegulda, bet man liekas, ka tas ir īstenībā tas galvenais jautājums. Kad cietums ir sekas. Jā. Un pēc cietuma ir vēl lielākas sekas. Jā, protams, ja nonāca cietumā, ir jādara viss, lai pēc tam cilvēks integrētos sabiedrībā pēc cietuma, bet jādara viss, lai nenonāk cietumā cilvēki. Jā, jo manuprāt arī tā ļoti liels jautājums par to, kas notiek, kad cilvēks atbrīvojas. Jo, kad viņš atbrīvojas, viņš paliek vēl vairāk asociāls, teiksim tā, vai viņam trūkst tās sociālas prasmes kaut kādas, kas ir nepieciešamas, lai būtu sabiedrībā, lai viņš varētu pilnvērtīgi arī tiktu arī uzskatīts kā tāds pilsonis, vai ne, kuram ir gan tas, lai viņu varētu uztvert jebkurā situācijā, kā jebkādu citu cilvēku, teiksim tā, kurš nav bijis ieslodzījuma vietā. Jo, ko es esmu arī pamanījis, jo, piemēram, strādājot cietumā, to, ka pēc būtības tā sistēma ir tik interesanti no tāda skatu punkta, kā cilvēkiem, kuri ir ieslodzījumu, tā kļūst par ģimeni vai par māju, pat tad, kur cilvēkiem gribās atgriezties un viņam negribas iet, viņam, lielākai daļa, bet daudziem īstenībā negribas iet ārā vai ejot ārā, viņam ļoti gribas atgriezties atpakaļ, jo tur ir cilvēki, kas viņus saprot, kas viņus uzklausa, kas arī daļa no viņu dzīves. Un tas ir jautājums par to, ka, kā tad mēs veidojam tās visas sabiedrības sistēmas dažādas, kas mums pastāv, tā, lai gan sabiedrība pati uztvertu cilvēkus līdzvērtīgi, teiksim tā, neskatoties uz to, kādā situācijas viņi ir nonākuši. Un tāpat laikā, kā tad izdarīt, kā tad veidot un pārmaiņas, veikt arī ieviest sistēmu tā, lai cilvēki arī atbrīvojoties, tad, lai viņi varētu arī iekļauties pilnvērtīgi arī sabiedrībā. Tā. Kādas ir pēdējās ziņas? Nezinu, televīzijā, pa rādio, presē, internetā, no draugiem, ko jūs esat dzirdējuši par cietumu un par ieslodzītajiem? Čalis, kurš pirms termiņa atbrīvojās, nolāpīja policijas mašīnu. Un visi Latgales skrien viņam pakaļ, ieskaitot Krievijas robežsargus. Jā. Noķēra? To es nezinu. Vēl kas? To, cik ir... Kas ir? Ka būvēs jaunas cietums.
būvēs jaunas cietums, miljoniem latu vērtībā, ok, kas vēl? To, cik ir slikti apstākļi šobrīd. Cik slikti apstākļi cietums? Slāķi jau ir tās Eiropas tiesas, taču vairākas reizes, jā. Kas vēl? Ka meitenes ieslodzījuma vietā pašas taisa projektu, piemēram. Nelegālā nodarbinātība un nemaksā naudu, ok. Kas vēl? Bija raksts, cik ir konfiscēti mobilie telefoni. Cietumos. Tas puisis, bet tas bija pārstāstīts, kuram bija tas telefons, viņam bija tas Twitter konts, viņš kaut ko tvītoja no iekšpasaules. Un visi ieslodzījuma vietu pārvalde meklēja viņu un ieskaitot tieslietu ministru, ok? Kas vēl? Kas vēl? Veģetārē, vienkārši Tagad veģetārē. Mainīsies vadība. Mainīsies vadība. Mazas algas darbiniekiem. Mazas algas darbiniekiem. Esmu dzirdējis par to jūsu projektu, kas Latvijas, kad tas bija tas projekts, kur cietuma ieslodzītājiem bija iespēja apmeklēt neformālas izglītības un tādu apmācību kursu, kad viņiem bija iespēja darboties ar sevi. Jūsuprāt, kas sabiedrībai ir aktuālākais attiecībā pret cietumiem, un tas būtu tas diskusija jautājums, par ko mēs varētu tālāk iet. Kas būtu jums kā sabiedrības daļai aktuāli, runājot par cietumiem, jeb tāda perspektīva? Kas jums ir svarīgi zināt? Kāpēc cilvēki vispār nonāk? Okay. Kādu vēl jautājumu? Man būtu svarīgi zināt, kā viņiem palīdz, kā veido šī atbalsta sistēma, kas palīdz atkal atgriezties un nenonākt. Vai, ja piemaksāt tos nodokļus, un vienalga, es gribu dzīvot veselīgā sabiedrībā, tad kā šīs mehānismas strādā, kas ir jūs tās plānotās izmaiņas un tā tālāk, lai šiem cilvēkiem palīdzētu. Vai pēc cietuma tas ieslodzītais cilvēks, kad viņš atbrīvojas, vai viņš tiešām jūt kaut kāds izmaiņas, vai tas viņam nāca par labu vispār, vai tas cietums tāds, kāds viņš ir šobrīd. Jautājums, vai tā kā Aivara pieredzes ir daudz, vai ir cilvēki mainījušies? Vai? Jā, tieši tā. Vai tas dod kaut ko pozitīvu? Un vai atbildīgās iestādes pēc tam viņiem, vai viņiem statistika, vai viņi seko līdzi darba rezultātiem? Kas notiekās ar viņiem pēc tam, tu domā? Jā, jo tas, manuprāt, svarīgi, lai pēc tam secinātu savu darbu. Tavuprāt, cik cilvēki atgriežas pēc ieslodzījuma vietās? Fantāzijas. Cik atgriežas? Jā, noteikti lielākā daļa. Tas ir tā kā vairāk par 50%. Okay. Es tā domāju. Okay. Kādi vēl jautājumi jums būtu? Svetlana minēja, ka ir mainīsies attieksme, kāda attieksme tieši, vai tā ir sabiedrības attieksme vai cietumu darbinieku attieksme, un kādā veidā tieši tā attieksme mainīsies. Man arī interesanti tās pārmaiņas, ko es minēju, arī, ja jūs iedomājaties, kādi 5 gadi ir pagājuši, vai ne, tās pārmaiņas tik ātri jau nevar ieviest, bet, kaut kāds laiks jau tāds ilgāks. Ja tas notiek, vai ne, tās visi labvēlīgi apstākļi apkārt, kā tad mainās situācija, kā tad mainās pati sistēma, kas notiek arī vispār ieslodzījuma vietu sistēmā? Kādas tās pozitīvas pārmaiņas? Jā, kāds ir mērķis tām pārmaiņām? Kādu jūs redzat to ideālo iznākumu? Sagaidāmais rezultāts, jā. Protams, ideāli nekad nebūs, bet jūs kaut ko ir jāteicis. Ok, es gribētu, lai katrs no jums piesavina kādu no šiem jautājumiem. Nevis mēģina uz visiem, bet kādu no. Tātad par izmaiņām, rezultātiem, kā cilvēki tur nonāk, kas ar viņiem notiekās pēc tam, cik cilvēki atgriežas, cik neatgriežas. Ja? Protams, uzturiet to diskusiju tik asu, cik jūs varat atļauties. Ja? Jo, protams, manuprāt, ja ir emocijas, tad arī mēs daudz vairāk esam ieinteresēti kaut ko mainīt. Un kurš gribētu sākt? Sākam varbūt ar tevi, jo es zinu, ka tu dosies 7 prom. Ja? Tad man jautājums ir tavuprāt, kāpēc cilvēki tur nonāk un cik cilvēki vispār, ja es tā varētu teikt, tiek rehabilitēti. Ja? Tas bija jautājums. Nē, tas tā. Tā cilvēks, es domāju, ka vienkārši cilvēks ir audzis katrs dažādos apstākļos un viņam kaut kādas lietas ir iemūžinātas, viņam tas šķiet normāli. Un viņš jau neredz to mērķi, viņam nav ceļš. Viņš it kā grib savā dzīvē kaut ko mainīt, to katrs cilvēks grib.
Arī kāds viņš tur nebūtu. Bet viņš to nevar izdarīt vienkārši. Protams, kad katram cilvēkam ir dot brīvu izvēli mainīties. Vai tev ir bijis kontakts ar tiem, ar kuriem tu esi sēdējis kopā? Kas ar viņiem notiekās pēc tam? Nu, ja viņi iet laukā vai... Kā tā? Ir pāris cilvēki tādi. Viņi ir mainījušies kaut kādā ziņā. Viņi ir tādos... pozitīvo vairāk tavuprāt? Jā. Tas viennozīmīgi, tas ir, cik daudz tai cilvēku tas ir izmainīts, bet tas, kad viņi tas ir uzrunājis, ja, tas ir vairāk kā skaidrs. Viņš ir sajūtas, ka te ir kaut kas vairāk un viņam ir iespēja, tomēr iet to ceļu. Protams, ka neviens mēs neesam svēti, kādreiz mēs klūpam, krītam, bet mēs ceļamies un dzīvojam tālāk. Būtībā man citas domas nav galvā. Es esmu pilnīgi pārliecināts un es ticu tam, ko es saku, kad ir tikai Dievs, kurš var mainīt to cilvēku. Ja viņš tic. Pēc statistikas plus mīnus ir 40% cilvēku, kuri atgriežas atpakaļ ieslodzījuma vietās. Kāpēc tavuprāt? Tāpēc, ka viņam nav dzīvē ceļa. Viņš atbrīvojās un viņš grib varbūt uzreiz sev visu. Un es arī daudz ko gribēju. Kad atbrīvojos no cietuma, man vispār nebija kur dzīvot. Šodien man ir viss. Man ir arī sieviete, kuras mīl, mums būs kāzas un esmu ļoti labi nodrošināts. Vienkārši es ticēju sirdī, ka Dievs visas tās lietas sakārtos. Jo cilvēkiem īstenībā es neticu, ne visai daudz. Jo katrs velk uz savu pusi un katrs domā, ka viņam ir taisnība. Ar savu māceklību, ka viņš tagad iemācīs man kā pareizi dzīvot. Bet tas, kas ir rakstīts Bībelē, es ticu katram vārdam. Un Dievs konkrēti pasaka, dzenies pēc manis, bet pārējās lietas tev tiks vienkārši piemestas. Protams, kad Dievs tev uzreiz neiedos to visu, bet viņš tev iedos gudrību, kā pareizi darīt. Tas ir pats vērtīgākais, kas var būt, ja tu dzīvo ar Dievu. Tā ir mana domāšana, un vienīgais tā problēma ir cilvēkā tā, ka viņš negrib atzīt to patiesību. Viņā ir tāda lepnība iekšā, viņš iedomājās, ka viņš var to un to. Man liekas, visos tas ir iekšā, bet vienkārši to vajag kaut kā pārlūst sevi. Un pateikt, viss, es mainu savu dzīvi. Dievs darbojas manā dzīvē. Tā. Paldies. Nākošais izmaiņas rezultāti, jā, problemātikas. Varbūt tās, turpinot, ko Aivars teica, paldies, Aivar. Es arī ieslodzījuma vietā esmu pavadījis, 8 gadus strādājot kā psihologs, un esmu vistiešākajā kontekstā bijusi līdzās labiem iznākumiem, līdzās netik labiem iznākumiem, varbūt arī pat sliktiem. Un te jau no zāles izskanēja tas jautājums, kad tad ir jāsāk, kur tās pārmaiņas. Un, ziniet, tad, kad es strādāju ieslodzījuma vietā, es ļoti bieži šo jautājumu sev uzdevu. Un uzdevu tad, kad es redzēju, kad ar tiem cilvēkiem, ar kuriem es biju strādājis, viņi pēc 2 vai 3 gadiem atgriezās atpakaļ. Un man bija tas jautājums, kāpēc. Un tā kā man gribējās tiešām palīdzēt tajā jomā, kā palīdzēt saprast, kā Aivars teica, kad ir nomaldījušies, ka nesaprot. Un neviens jau īsti arī nevar pateikt. Un ja pateiks, dzīvo šitā vai tā, ka tev tas ir jādara, tad būs liela pretestība. Un jo vairāk es tā kā strādāju, jo vairāk tikos ar ieslodzītiem un tie, kas tā kā atgriezās atpakaļ, es sapratu, ka nav viena punkta, no kura sākt. Kad ir jāsāk pilnīgi visiem, kā puisis jau zālē teica, kad sabiedrības daļa patiesībā ir arī atbildīga un lielākā mērā ir atbildīga par to, kas notiek ar mums, jebkuru. Mēs nekad nezinām, neviens nezinām, kas ar mums ir notikt, jebkurā brīdī, uz ko mēs esam spējīgi. Tad, kad varbūt mums draud briesmas, un tad galu galā mēs varam varbūt gan agresors, gan upurs būt un tā tālāk.
Un tāpēc man liekas, ka, kad es minēju pārmaiņas, tad pārmaiņas tajā aspektā, kad es domāju, ka arī mums, kā ieslodzījuma vietu pārvaldes speciālistiem, ka tie, kas ir strādājuši ieslodzījuma vietās, ka jāmeklē šis ceļš uz sabiedrību un teikt, ka cietumos ir patiesībā tās sekas, ja gala rezultāts tām darbībām, ja bezdarbībām, ko mēs neesam pamanījuši. Jo, kā teica, cietumā nonāk visi tie, Kristus Kalniņš teica, mācītājs teica, es pilnīgi atbalstu, jo tas arī rezonē manī, kad es esmu ļoti bieži dzirdējusi nosodījumu, tu strādā cietumā, tur taču neko nevar palīdzēt, un es redzēju, ka cilvēki virspusēji neiedziļināties, var tikai principā tā teikt, cietumās nonāk tiešām tie cilvēki, kur vecāki nezināja, ko ar bērniem rīkoties, ko tā kā darīt, vai arī audzināja, neaudzināja, atstāja novārtā un tā tālāk. Un tad jūs varat iedomāties, kā šis mazais cilvēciņš aug, kas veidojās, kas ar viņu notiek, kādas veidojās viņu vērtības, kādas ir viņu attieksme. Ir cilvēki, kuriem vispār nav vecāku, ja, nonāk ieslodzījuma vietā. Un ko darīt tālāk, tad, kad viņš atrodas cēs audzināšanas iestādē, tad viņš nonāk lielos cietumos, tur samācās kaut ko arī un tad atbrīvojās. Kur tālāk, ja viņam nav nekā? Ja nav šīs ģimenes, nav pamata. Tālāk ir skolas, kad bērns aug. Tieši tur tāpat skolotājs uzliek dažādas, varbūt tur tās dogmas, uzstādījumus, arī netiek galā, un tā viņš iet pa to dzīvi, un tad ir viens tāds mirklis, ka viņš pats tiešām pazaudējās, jo dzīvē iestājās hauss, viņam nav šīs struktūras, viņam nav šī mērķa, ko Evers teica, un viņš meklē, un ar tām darbībām un tiem noziegumiem, varbūt pat tas mērķis nebija izdarīt šo noziegumu, bet tajā hausā viņš pats sev nevarēja apstādināt, un cietums patiesībā ir viena tāda lieta, kā apstāties un apstādina, lai neturpinātos tālāk šī vardarbība. Un tā jēga arī tam cietumam apstāties, padomāt, izvērtēt, analizēt, un tās ir arī šīs pārmaiņas, ne tikai kā ieslodzījuma vietā. Evers teica, pusotru gadu viņam šīs domāšanas periods īsti tā kā nedarbojās. Pēc tam daļa kristietības un pieņemot šo, tās bija izmaiņas. Jautājums ir varbūt par cietumu mērķtiecīgu darbību, nu, kā ieslodzītajiem, jeb kā tas notiekās tad īstenībā, kā šīs pārmaiņas tiek piedāvātas, kā šis laiks apstāties tiek, jo protams, mums nevajag idealizēties cietuma vidi, ja, bet jautājums ir, cik tas ir mērķtiecīgi un cik tas varbūt tās ir vienkārši gadījās. Ja? Cilvēka personības kodols ir pietiekoši spēcīgs un viņš pats mainās. Ja? Bet cik tas ir no ārēju resursu veicināts, cik, nezinu, par tiem pašiem, kurš tu teici, nodokļu maksātāju naudu, ja? Cik mērķtiecīgi tad mēs ar viņiem cietumā strādājam kā sabiedrība. Varbūt arī Sveta vairāk varēs pastāstīt, bet mums ir risku vajadzību novērtēšana, kad mēs ieslodzītos tātad novērtējam viņu riskus un vajadzības, tātad mēs arī tad apzināmies, kādi ir viņa resursi, vai šiem resursiem, kas viņā ir iekšā, mēs varam šo risku mazināt. Pēc risku un vajadzības apzināšanas mēs sastādām resocializācijas plānu, kā ieslodzītāji šo sodu izcietīs un ko ar viņu darīs, tad piedāvā šīs programmas. Principā atkarīgs ir no tā, kāds ir šis novērtējums. Gan programmas attiecīgās tiek, tas nenozīmē tā, ka mums ir 5 programmas un mēs visās viņu iesaistīsim. Ja viņam ir tiešām uzvedības un domāšanas, tātad kļūdas un viņš nespēja mērķus izvirzīt un tā tālāk, tad mēs piedāvāsim šādu veidu programmu, kur to apgūt. Ja liela daļa ir ieslodzījumā nemotivēta, tad mēs viņu mēģināsim iesaistīt motivācijas programmās, motivēsim. Un tas ir milzīgs patiesībā darbs, jo nemotivētie klienti ir lielākā daļa. Un tad arī ir šīs atkarības, kas traucē. Tad mēs meklējam dažādus šos ceļus, iesaistot, izglītojot, ko nozīmē atkarība, piesaistot brīvprātīgos. Tāpat mums nāk ieslodzījuma vietās anonīmie alkoholiķi, anonīmie narkomāni.
Un dažādus veidus meklējam. Mēs esam tā ļoti toleranti. Tāpēc Cetila varēs papildināt. Turpinot to, ko stāstīja Ilze, gribu pateikt tā, ka tiešām sākumā mēs apzināmies, kāda riski ir konkrētiem cilvēkam. Ne tā kā visiem kopumā, kāpēc viņš ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu, mēs skatāmies konkrētajā cilvēkā. Kas viņam pietruka, kāpēc viņš izvēlējās tieši šo ceļu, kāpēc viņš ir nonācis cietumā. Un, protams, tur tam apakšā ir katram savs dzīves stāsts. Diemžēl, protams, tie dzīves stāsti pārklājas lielākoties, bet tomēr arī atšķirās. 2 mēnešu laikā mēs vērtējam cilvēku, piesaistot visādus, ne visādus, bet speciālistus izvērtēšanu. Un pēc tam mēs plānojam mūsu resocializācijas darbu, ņemot vērā gan konkrēti notiesāta vajadzības, gan mūsu iespējas resocializācijas jomā. Kas ir tās iespējas? Es pastāstīšu par iespējām. Mums likumdošana ir noteikts mūsu pienākums nodrošināt pamata resocializācijas iespējas, un tas ir izglītošana. Mums šobrīd ir nodrošināta gan vispārēja izglītība, gan profesionāla izglītība, gan neformāla interešu izglītība. Mums arī ciparos, ja jūs interesēs, arī var nosaukt, bet man šķiet, ka galvenais ir pieeja mūsu filozofija, nevis konkrētie cipari, jo tas ir diezgan garlaicīgi runa par cipariem. Bet, ja kādu interesēs, labprāt atbildēšu. Arī mums ir nodarbinātība. Mums notiesātiem ir iespējas strādāt gan pie komersanta un nopelnīt tur naudiņu, gan arī bez atlīdzības. Par naudiņu viņi var strādāt arī mūsu saimnieciskajā apkalpē. Mums arī viens no sociālas rehabilitācijas līdzekļiem ir psiholoģiskas aprūpes sniegšana, kad cilvēks nonākot krīzes situācijā vai sakarā ar kaut kādu problēmu psiholoģisko, viņš var vērsties pie psihologa un atrisināt savu problēmu. Mēs arī sniedzam sociālu palīdzību, kādā veidā, konsultatīvajā veidā lielākoties, jo mēs nepiedāvājam materiālu kaut kādu palīdzību. Mēs arī organizējam brīvā laika pasākumus notiesātiem. Lielākoties te ir sporta pasākumi vai bibliotekas apmeklējumi, vispārējais. Protams, mēs to nodrošinām, bet kad runāju tagad par pārmaiņām, tad par to jautājumu, kurš tika uzdots. Tas notiek, protams, gadiem, un šobrīd ir jautājums tāds, vai tiešām, ko mēs piedāvājam, atbilst reālajām vajadzībām. Varbūt mēs strādājam un sadarbībā ar izglītības iestādēm vai ar komersantiem mēs strādājam, bet mēs strādājam pavēlti. Varbūt mēs iegājam tur, kur varbūt tiešām tas vairs nav vajadzīgs un mums vajag mainīties. Un līdz ar to mums svarīga arī atgriezeniska saite no mūsu klientiem, ko viņi grib sagaidīt no mums. Un konkrētajā gadījumā mūsu klienti ir gan mūsu notiesātie, gan sabiedrība kopumā. Protams, šobrīd mūsu darbības mērķis ir mazināt recidīvu, tādējādi nodrošināt sabiedrības drošību kopumā. Mēs ļoti labi apzināmies, ka tikai un vienīgi ieslodzījumu vietu pārvalde, tie speciālisti, kuri šobrīd strādā ar notiesātiem, varbūt viņiem pietrūks, kādiem no viņiem pietrūks zināšanas, kādiem varbūt pacietības. Un līdz ar to sabiedrībai arī ir liela loma mūsu notiesāto sagatavošanā atbrīvošanai. Jo mēs varam nodrošināt tikai daļu no resocializācijas pasākumu klasta. Mēs cenšamies nodrošināt pamatlietas, bet mēs nekādīgi nevarēsim nodrošināt un paredzēt visas iespējas. Dzīve mainās, sabiedrība mainās, mainās arī apstākļi, kuros dzīvo cilvēki brīvībā. Nevienmēr pat notiesātie uzticās cietuma darbiniekiem. Tiešām tā ir, jo mēs joprojām daži no viņiem nesaskatā mūsu darbiniekos draugu vai cilvēku, kurš var palīdzēt. Diemžēl tā ir. Un runājot par pārmaiņām, runājot par attieksmes lietām, es gribu uzsvērt to domu, ka šobrīd mūsu pārvaldes filozofija
ir tāda, ka mēs gribam saskatīt mūsu notiesāta nevis zēku atvainojas par izteicienu, bet cilvēku ar vajadzībām, ar stiprām, ne tikai ar vājām pusēm, bet ar stiprām pusēm. Jo mums galvenais atkal atgriežoties pie resursiem, cilvēks pats par sevi ir milzīgs resurs. Katram no mums piemīt spēja attīstīties. Svetlana, es nedaudz pārtraukšu. Jā, es vajag daudz filozofēju. Bet varbūt nedaudz konkrētības, te cilvēki arī prasīja. Filosofija ir skaidra, redzēsim cilvēku ar visām viņu vajadzībām. Kad? Cik ilgu laiku vajag, lai mūsu ieslodzījuma vietas pāriet, varbūt tās teikt no tādas Rietuma Eiropas cietumu redzējuma, vai ne, uz Rietuma Eiropas cietumu redzējumu, vai, jo, protams, te ir tikpat daudz informācijas, mēs dzirdam, kad ir pretrunīgs, Jā. Tas tikai nozīmē, jo informācija par cietumu ir ļoti pretrunīga tiešām, bet paldies Dievam, ka mēs dzirdam ne tikai par sliktiem lietām, bet arī par labajām. Tas arī izskanēja. Kad tas notiek? Runājot par prognozēm. Es aizmirstu jautājumu, laikam tas bija, kad tas notiks. Kad mēs beidzot pieķersimies klāt, darbs jau notiek. Un, mana skatījuma, ka pozitīvas pārmaiņas ir viena no pozitīvajām pārmaiņām, ir tāda, ka mēs vairs nesaucām mēs saucām mūsu cilvēkus, kas atradās ieslodzījuma vietas par klientiem, jo mēs sniedzam pakalpojumus. Mēs viņus nesodām. Tad mēs viņam piedāvājam kaut ko. Un tā tiešām, un principā, ja mani kāds sauktu par zeku vai citādāk par notiesāto, man nebūs ērti. Tad tas nozīmē, ka cilvēks neredz mani kā cilvēku. Kad tas var notikt? Tas jau notiek, kad process beidzās. Es domāju, ka viņš nebeidzas nekad. Lielākoties mums tagad ir mūsu vizija par mūsu nākotnes plāniem. Tā vizija ir noteikta mūsu restruktūrizācijas koncepcija, kur jau ir apstiprināta 2009. gadā, bet arī koncepcijai seko arī politikas plānošanas dokumenti, konkrēti minētas koncepcijas īstenošanas plāns, kur jau ir apstiprināts, un mēs arī izpildām tieši šo plānu, realizēt konkrētus pasākumus. Bet es domāju, ka tas tiešām darbs, kurš nebeigsies. Šodien viss mēs pabeidzam un tālāk mēs neattīstāmies. Tas nav iespējams. Bet, jā. Es varbūt, atkal kā sabiedriskās organizācijas pārstāvis, cik es varu raudzīties no malas, kā tās pārmaiņas, es redzu, ka no procesiem tiek pāriets pie rezultātiem. Kā puisis uzreiz paskatījās saknē par rezultātiem, tad droši vien to, ka notikušas pārmaiņas liecinās izmaiņas recidīvā. Cik ir atkārtot noziegumu noteiktā laika posmā un cik ir procesu un tā tālāk. Bet nedaudz vēl par cietumu paradoksiem, tāda maza atkāpīta arī viela pārdomām. Cietums. Padomājiet, mēs paņemam noziedznieku, ieliekam pie citiem noziedzniekiem un ceram, ka viņš kļūs labāks. Izolējam cilvēku no sabiedrības, ieliekam cietumā, lai iemācītu viņam dzīvot sabiedrībā. Mēs ierobežojam noziedzniekam iespējas veikt savus pienākumus upuru labā un ceram, ka iestāsies taisnīgums soda rezultātā. Tie ir tādi lieli paradoksi droši vien, un ar tiem mums ir jāsadzīvo. Ja? Šobrīd nekas labāks šķietam cietuma vietā nav izdomāts, bet principā tā sabiedriskā doma vairāk liecās uz atjaunojušā taisnīguma filozofiju, daudz vieta arī Latvijā šobrīd. Un, protams, ir tādas kustības kā cietuma abolicionisti, kas domā, ka cietuma vispār nav vajadzīgi, un ir anarchisti, kur domā, ka tiesas sistēma nav vajadzīga. Protams, mēs par to nerunājam un nerunāsim. Bet par recidīvu, tātad, ja konkrēti skaidri, tad vienā no pēdējiem jurista vārdu izdevumiem tātad bija beidzot konkrēti dati piestādīti. Tātad Tieslietu ministrijas sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu veica pētījumu, un 32 mēnešu laikā pēc atbrīvošanas atkārtots krimināla process par noziedzīgu nodarījumu tiek ierosināts
25% to notiesāto, kas par priekšzīmīgu uzvedību ir atbrīvoti nosīt pirms termiņa, un 51% notiesātie, kuru izcietuši pilnu soda termiņu. Vēl kā mēs uz šo varam paraudzīties. Nosacīti pirms termiņa atbrīvotie ir tie, kuri kļūst par probācijas dienesta klientiem un kuriem noteiktu laika posmu tiek īstenota probācijas uzraudzība. Tā ir mazākā daļa no notiesātiem. Lielākā daļa notiesāto tiek atbrīvota pēc soda termiņa beigām, un viņiem šī uzraudzība nav. Viņi vienkārši nokļūst kopējā katlā, viņi iet uz sociālajiem dienestiem un ar viņiem strādā gluži tāpat kā ar daudzbērnu mātēm un ilgstošiem bezdarbniekiem un tā tālāk, neņemot vērā, ka viņiem turpina joprojām būt noziedzīgas uzvedības riski. Es pieņemu, ka lielai daļai nav iespējams reducēt šos riskus cietumā līdz nullē. Nav vēl piedzīvis tāds tiesnesis, kurš līdz minūtē spēs pateikt, ka tieši tāds termiņš un tieši tajā pulksteni 14:57 viņam visi pēdējie riski būs beigušies un viņi varēs laist mājās droši vien. Un lielākā problēma šobrīd ir tāda, ka 2009. gadā ir likvidēts postpenitenciārās palīdzības institūts. Probācija šo jautājumu vairs nenodarbojās. Tātad pēc atbrīvošanas vairs nesaņem notiesātie īpašu atbalstu. Līdz ar to tātad, šis recidīvs ir 51% 32 mēnešu laikā, tas ir milzīgs. Bet vēl par to, kāpēc nonāk cilvēku cietumā. Protams, nelasīsim viens otram lekcijas kriminoloģijā, bet kas tiek darīts cietumā, cik tiek strādāts ar noziedzīgas uzvedības riskiem. Un tie riski, galvenie riski ir 7 riski. Zinātnieki ir savā starpā daudz diskutējuši vēstures laika posmos, vai cietums labo vai nelabo. Šobrīd oficiālā versija tāda, ka cietums labo. Tas ir iespējams. Bija savulaik tāds Mārtinsons, kurš iespējams kādu politisku pasūtījumu pildīja, varbūt arī nē, kurš pastāvēs to, ka cietums nelabo, bet viņš savu dzīvi beidz pašnāvībā izmetoties plogu. Un šobrīd mēs piekopjam teoriju what works. Tas nozīmē, ka mēs zinām, kas strādā. Mēs zinām riskus, ka tās ir antisociālas attieksmes, tā ir krimināla personība. Tas ir sociāls atbalsts noziedzībai. Ļoti svarīgi, lai notiesātie pēc atbrīvošanas neatgriežās pie saviem bijušiem cīņu biedriem, jo tad viņiem ir gluds celiņš apakaļ uz cietumu. Tā ir vielu atkarība, tie ir ģimenes faktori, jo cietumā tiešām cietuma laikā ģimene izirst, bet ģimene noteikti ir tāds ankurs, kas spēj cilvēku noturēt pēc atbrīvošanās brīvībā, tomēr daudz lielākā mērā nekā, ja ģimenes nav. Tas ir izglītības un darba prasmi trūkums. Tā ir neprasme organizēt savu brīvo laiku. Tie ir tādi 7 galvenie riski, un ar viņiem ir jāstrādā. Un vismaz 2 no tiem riskiem ir tādi, kur postpadomju valstis tradicionāli ar viņiem nestrādā. Tas ir darbs ar ģimeni, un tas arī ir atbalsts pēc atbrīvošanas. Ja? Probācijā to vairs šobrīd nenodarbojas. Bet tas ir pragmatiskais aspekts. Savukārt no Aivara mēs dzirdējam pavisam ko citu. Un es pats pārstāvu nevalstisku organizāciju, kuru dibināja savulaik tāda prezidenta Niksona Watergate skandālā iesaistītā advokāts Čaks Kolsons, kurš arī nokļuva cietumā un saprata, ka cīņa ar noziedzību iespējama tikai caur garīgu pārtapšanu. Un es domāju, ka šie 2 aspekti galīgi nav pretrunā. Vienkārši mēs šiem riskiem pieejam varbūt katrs no savas puses, bet mēs darām vienu to pašu, un Aivars zināmā mērā ir arī pozitīvo centienu rezultāts, vēl mērā, protams, pateicoties viņam pašam, bet arī tiem brīvprātīgiem, kas dodas cietumā. Māri, es tev gribu uzdot vienu jautājumu, kas varbūt tās daudz interesē, un mēs arī filmā to redzēsim, un katru otrā filmu, kur iesaistīts cietums, mēs to redzam. Ieslodzīto kultūra, likumi, krimināla noziedzība cietumā, cik tas dīvaini arī neskanētu, bet arī viņu savstarpējās attiecības, kas tur ir, kas ir hierarhijas, nezinu, ģedavšana, saucam, kā gribam to visu. Darbinieki, kuri cīnās ar kaut ko, tas, kas tiek radīts cietumā, manuprāt, bet bieži vien ļoti reti ar to, kas bija pirms cietuma, jo tu iekšēji notiekās ļoti daudz visādas pretrunas. Jautājums ir, cik reāli Latvijā ir kaut ko tādu mainīt, vai jautājums ir, kādi tad tie risinājumi vispārīgi ir iespējami, jo
manuprāt, tur tās varas pozīcijas nepārtraukt. Nu, kurš kuru bumbu, kurš kuru apčakarēs, kurš kuru uzmetīs un nezinu, un tā tālāk. Jā, nu šo droši vien Aivars varētu labāk pastāstīt, jā, bet tā būtu arī labs jautājums. Jā, es vienkārši savus novērojums, teiksim, arī, cik es arī apmeklēju cietums un esmu strādājis 5 gadu cietumā un pēc tam 11 gadus esmu strādājis arī pārvaldē un nevalstiskā sektorā. Protams, tas ir tāds pārējošs etaps, vienkārši neviens nav gatavs pāraut šo loku un katrs varbūt savā pozīcijā ērti jūtās, taču Aivars apstiprinās, ka notiesātie, un es brīvdienās eju cietumos kā brīvprātīgais un darbojos kristīgajā programmā. Un ikdienā es strādāju tātad no tāda pragmatiska redzes loka un notiesātie zina, ka es esmu ieslodzījuma vietu sistēmas pārstāvis, un viņiem nav problēma pasniegt man roku, un man nav problēma pasniegt roku viņiem, un apmeklējot rietumu valstu cietumus, es redzu, ka tā pakalpojuma sniedzēja klienta kultūra, viņa jau ir iesakņojusies, un es redzu, ka darbinieki un ieslodzītie atrodas barikāžu vienā pusē. Bet savukārt par notiesāto savstarpējām attiecībām varbūt Aivars var papildināt. Varētu pišķi. Varbūt Aivars nezinu, ka es slēdzienu darbinieks. Nu, savstarpējās attiecības ir, viņas nav kā vienprātis. Nedzīvo tāda doma, protams, ka tur ir kontingents dažāds un dažādas pakāpes un tā, un tomēr tas solis, lai cilvēks mainītu radikāli savu dzīvi, lai viņš, ietu pēc pestīšanas, pēc glābšanas, atzīt to, ka viņš nevar ar saviem spēkiem mainīt savu dzīvi, viņš to soli nevar vienkārši, spērt. Jo tāpēc, kad viņš uztraucās par sabiedrisko viedokli, tāpēc, ka viņš domā, ka viņš būs pazemots, ka viņu smiesies, viņš netiks pieņemts un, var sakot, viņš izvēlās tomēr dzīvot tā, kā tas ir un tā pašā veidā sadzīvot. Aivar, ko tu domā par apgalvojumu, kad, ja cietumā tu esi iegājis iekšā, kā sīgs zaglīts, tad noteikti tu šajā akadēmijā, noziedzības akadēmijā iznāc kaut kā daudz meistarīgāks un ne tikai kā sīgs zaglīts, bet arī dažādas citas prasmes iemaņas apgūst noziedzīgā pasaulē. Kad cietums ir tā kā noziedzības akadēmija. Jā. Ir tāda lieta, jo... Ko tur var mainīt tavuprāt? Kas notiekās tur? Es domāju, ka es to gribēju no sākuma teikt, arī papildināt, kā Mārs teica, kad viņu ieliek cietumā cilvēku, tad domā, ka tu viņu izmainīsi. Nē. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs jau nedzīvojam vakumā. 80% cilvēks, tas, ko viņš redz un dzird, viņš ar to aug. Un ir ļoti svarīgi, kādā sabiedrībā tu atrodies. Bet kameras ir mazas un viņas ir pilnas vienkārši, pa 20 cilvēkiem vairāk sēž. Un tas ir briesmīgi īstenībā. Tāpēc, kad cilvēks pieņemsim, kā es biju karcerī, 15 dienas es tur atgriezos. Jo tas man likā bišķi padomāt par dzīvi, par to, kas ir ap manīm un pieņemt kaut kādu lēmumu. Bet, kad tu esi tajā pulkā lielā, tad tas tā nav. Tāpēc es domāju, ka nozīmīgi būtu tas, ka cilvēki, viņiem būtu, vai viens cilvēks, vai divi tur, mazāks kameras, tas ir ļoti svarīgi. Jo mēs ar to augam, kādā sabiedrībā mēs atrodamies. Vienu teikumu. Bet, lai jūs pārliecinātos, un mēs arī par to, ka kultūra drīz subkultūra uzvarēs cietumos, aiziet līdz 18. Oktobrim uz Tirdzniecības centru Spic un paskatieties ieslodzīto sieviešu tēlotāju mākslas izstādi. Okay. Sanita, tu vēl neesi teikusi, un es zinu, ka tev ir tavas kolēģis arī sagatavots materiāls par dažādām pretrunām un izmaiņām, kas nepieciešamas, ko tu varētu komentēt par to? Tur gan vairāk mums šeit bija runāts par to, kādas izmaiņas jau ir notikušas un kas notiks tuvākajā laikā. Un tā skaitā grozījuma krimināla likumā, kas diezgan ievērojami samazināja ieslodzīto skaitu. Un, ja pieņem, ka pilna cietuma tomēr nenodrošina sabiedrības drošību, tad tas, ka cilvēki kaut kā mācās kaut ko jaunu un cenšas laboties sabiedrībā, varētu būt
tā kā paralēli atbild uz to jautājumu. Un, tas ir gan grozījuma krimināla likumā, gan arī probācijas dienas jaunā iniciatīva, kas runā par elektrouzraudzību noteiktam cilvēku veidam. Un kas vēl ir būtiski, par ko jau arī runāja no ieslodzījuma vietas pārbaudas kolēģis, tieši par šīm te personāla, izmaiņām personāla attieksmē pret ieslodzītajiem. Un es nezinu, vai ir daudz tādu pozitīvu piemēru, kā piemēram Māris, kas ir vienā barikāžu pusē ar ieslodzītajiem. Un, manuprāt, visticamāk, ka vajadzētu to risināt ar apmācībām un diezgan būtiskām apmācībām. Es domāju, ka šai ziņā vēl ir pietiekami daudz darba, ko arī katrā atsevišķā cietumā veikt. Un, ja es pareizi saprotu, tas ir viens no tuvākajiem darbiem nākotnē. Jā. Un tad mēs... Paldies. Es tad gribu pateikt tikai vienu jautājumu par to noziedzīgo akadēmiju. Mēs katrs mācāmies katru brīdi. Vienīgais, kā mēs pēc tam izmantojam savas zināšanas un savas prasmes. Tas ir jautājums. Mūsu darbinieki, lai mainītu attieksmi, lai salauztu neskaidrs vārds, bet tomēr to hierarhiju, ja mēs normāli cilvēciski skatāmies uz cilvēku, ja mēs runājam ar viņu kā ar cilvēku, redzot viņā cilvēku, tad tā otra pusē arī runās ar mums normālajā valodā. Un kāpēc nē? Mēs esam vienāda pozīcija. Kādos jautājumus mēs tik un tā būsim un paliksim tie, kuri sodīs pieņemsim par disciplīnas pārkāpumiem. Bet ja mēs skaidrojam, kāpēc, ja mēs skaidrosim un skaidrojam, ko mēs gribam sagaidīt, tad mums nebūs lieku problēmu saziņā ar mūsu klientiem. Un tas man šķiet, manas skatījumi, tas atrisinās vairākas problēmas. Manas puses ir komentārs par to, ka par tiem ieslodzītajiem, ar kuriem es satikos, lielākā daļa minēja sekojošu lietu, kad viņi nav atvērti jebkādām izmaiņām, jo cietumā ieslēdzās izdzīvošanas taktika. Būtībā viņi kapsulējās. Nedomāt ne par draugiem ārpusē, ne par to, kas notiekās kamerā. Būtībā primitīva izdzīvošanas taktika līdz noteiktam laikam vai līdz pārbaudas periodam, kad izskatīs vēl kaut kas. Un būtībā tie, kas kaut ko zina no pedagoģijas vai no psiholoģijas, zina, cik ļoti būtiski ir būt atvērtam procesam, lai tu mainītos, uzsūktu, integrētu zināšanas, bet ja ir kapsulēts cilvēks, ja, ne mana cūka, ne mana druva, tad mēs zinām, cik mēs rigidi mēdzam būt pret to. Un manuprāt, ka tā ir tāda normāla pretestība pret to, ar ko viņi saskarās. Ja. Principā te ir jautājums arī par uzticēšanos citam cilvēkam. Kam notiesātie uzticās? Vai nu darbiniekiem, vai nu citiem notiesātiem. Tur ir tā lieta. Diemžēl nevienmēr viņi uzticās mūsu darbiniekiem. Diemžēl, un tāpēc mums jārunā un jāstrādā vispirms ar personālu. Ok, jūsu jautājumi, varbūt tās jums ir kaut kas, ko jūs gribat un vēlat, jā, droši. Es drīzināšos, protams, pēc gribēju ātri pateikt tādu. Savu viedokli. Jā, par to, kad tas bijušais ieslodzītais, viņš stāstīja par to, ka cietumniekiem liekas, ka par viņiem smiesies un arī pārsvarā visa diskusija grozās ar to. Tā kā sabiedrības vainu, tā kā tiek norādīts, kas nav labi sabiedrībā, bet tas cietumnieks paliek tāds blāvs. Un saistībā ar darbu es varu minēt piemērus, kad cietumnieki smējās ne tikai arī par sabiedrību, piemēram, pieteikums tiesā, kur prasības apmērs ir vairāk tūkstoši par to, ka cietumā nav, par to, ka cietumniekam ir jāmazgā muti tajā pašā izlietnē, kur viņš mazgā zeķes. Piemēram, tāds piemērs, vai arī, tās sabiedrības gatavība atvērties, kad esmu pāris metru attālumā no cilvēka, kurš stāsta, ka viņš ir izvarojis meiteni baznīcā, un, tur lūdzu samaziniet man sodu. Man liekas, ka ir ļoti liela uzmanība jāpievērš arī tai otrai pusē, ka cietums nav tāda atsevišķa pasaulīte.
Tā. Kurš vēl cēl? Jā, es taču gribu saprast. Es slepu, tā kā jūs runājat par, tīri kontekstā par tām pārmaiņām. Jūs runājat par savu tādu darbinieku attieksmi, mājiņu attieksmi balstās uz zināšanām un pieredzēm. Man tiešām būtiski saprast, kas ir konkrēti rīki. Jūs pieminējat dokumentus, izmaiņas likumdošanā, bet vai jums ir tā rīcības plāns, tas ir jautājums 3 gadu jautājums, vai tas ir 20 gadu jautājums? Un jūs pieminējat vīziju, man var būt vīzija, bet es varu 100 gadus to vīziju realizēt. Tā kā es tik un tā īsti nesaprotu, kas mums būs apmācības darbiniekiem, jums mainīsies šī sociālajā reintegrātnē, resocializācijas aktivitātes, kas ir tas taustāmais, es vairāk es klausos. Ok, jā. Gan 13. gan 14. gadā mums papildus tām aktivitātēm, kuras jau ieplānotas, iepriekš minētais normatīvais, bet politikas plānošanas dokumentos, mēs iztenosim sadarbībā ar valsts probācijas dienestu, mēs iztenosim projektus. 2 projektus. Pirmais bija saistīts ar jauno cietumu uzbūvi un otrs ar alternatīvām brīvas atņemšanai. Un projektu ietvaros, tā skaitā, mēs strādāsim pie darbinieku apmācības. Mēs apmācīsim darbiniekus. Ja? Par ko jūs apmācīsiet? Kas ir tas mērķis apmācībām? Pilnveidot prasmes un profesionālu kvalifikāciju. Konkrētas tēmas varu nosaukt. Mēs apmācīsim strādāt ar gan mēs, gan probācijas dienests apmācīsim strādāt darbiniekus ar konkrētām ieslodzītu grupām, pieņemsim ar dzimumu noziedzniekiem. Mēs apmācīsim veidot dialogu. Tāds brīnišķīgs paņēmiens ir metode motivējuša intervēšana, kas ļauj cilvēkam iedomāties par to, kādas viņam ir vajadzības, ko viņš var mainīt. Par šo tēmu mēs tad runāsim arī un apmācīsim ne tikai teorētiskas zināšanas dosim, bet arī praktiskas iemaņas. Un konkrēti mūsu dienests, resocializācijas dienests, šobrīd nodarbojas ar mūsu darbinieku apmācībām, sniedzot ne tikai teorētiskas zināšanas, protams, tas ir ļoti svarīgas, bet praksa, ka mēs visi zinām, ļoti noderēs praktiskas iemaņas. Un mani kolēģi Ilza Ušacka nodarbojas tieši ar šo uzdevumu tajā skaitā. Svetlana, tā doma, ko Aivars teica, 2-3 cilvēki kamerā, cik tas ir reāli? Kad mēs nodrošināsim jaunu to bāzi, kad mēs uzbūvēsim jaunu cietumu, kurā tiks ievērota visa Eiropas noteikumi. Pašlaik mums nav tādu piemēru. Mums ir piemērs, mums ir CS audzināšanas iestāde, kura ir uzbūvēta un tur ir jaunas sēkas un tur tiešām uzturās pa 2 notiesātiem, apcietinātiem kamerā, nepilngadīgie, ieslodzītie. Un tur lielākoties visi apstākļi ir nodrošināti tādi, kādiem jābūt. Bet mēs nevaram runāt tikai un vienīgi par uzturēšanas apstākļiem uzlabošanu, nedomājot par saturu. Tikai par sienām mēs nevaram runāt. Tas sienas pašas par sevi neko neatrisinās, neko nemainīs. Vēl jautājums bija par to, kādas mācības mēs plānojam un ko mēs mūsu piedāvātajā resocializācijas pasākumu lokā arī plānojam mainīt. Šobrīd ir runa par to, ka mums ir nepieciešams izvērtēt mūsu esošas izglītības programmas. Kāpēc? Tāpēc, ka mainās arī darba tirgus un varbūt to, ko mēs šobrīd mācām sadarbībā ar izglītības iestādēm, vairs neder un saņemot, apgūstot galvenieka profesiju, cilvēks pēc tam nevarēs atrast darba tirgu. Tātad mums mainās tas mūsu piedāvātais izglītības jomā. Konkrēti šogad mums arī pamainīja Olainas cietumā tā programma, kuru mēs īstenojam līdz šim. Arī tas notiks tuvākajā laikā, 2 gadu garumā. Konceptuāli mainīt ļoti lielas pārmaiņas arī nav iespējams, jo mums ir nodrošināta mācību bāze. Mēs nevaram vienu gadu, mācību gadu īstenot vienu izglītības programmu, pēc tam pāriet uz kaut ko pavisam citu, jo mums nav nodrošināta bāze. Kas vēl no jaunumiem? Tagad mēs arī skatāmies, mums viens no mūsu plāna konkrētajiem pasākumiem bija izvērtēt esošas resocializācijas programmas un to atbilstību
mūsu klientu vajadzībām. Tas arī ir izdarīts. Mēs izvērtējam esošas programmas pēc noteiktiem kritērijiem, un tagad mūsu uzdevums ir panākt, lai visos cietumos tiek realizētas tas resocializācijas programmas, kuras palīdzēs mūsu notiesātiem sagatavoties atbrīvošanai. Īstenībā mēs pilnveidosim viņu prasmes risināt problēmas. Mēs te visu laiku runājam par to, kas ir mūsu pienākums, ieslodzījuma vietu pārvaldes pienākums, kas ir sabiedrības pienākums sagatavošanas atbrīvošanai, procesa sagatavojot notiesāto atbrīvošanai, bet man šķiet, ka mēs aizmirstam par vienu svarīgu procesa sastāvdaļu, par pašu notiesāto. Mēs nekādīgi nevarēsim viņu mainīt, ja viņš pats negribēs mainīties. Mēs ar varu, ar piespiedu, to nepanāksim. Vai viņš vairāk pretosies mūsu iejaukšanās. Es gribēju mazliet papildināt vēl par tām programmām, jo es vistiešākā mērā, kā Sveta teicu, nodarbojos ne tikai ar ieslodzīto apmācību dažādām resocializācijas programmām, bet arī darbinieku. Un tas man bija tāds jauns pavērsiens, kā Sveta teica, mēs praktiskas nodarbības mācām pat, kā saliedēt komandu, kā strādāt komandā, kā uzdot ieslodzītam atvērtus jautājumus, nevis panākt to, ka viņš atbild tikai jā, nē, bet ka veidojās šis dialogs. Diemžēl jāatzīst, ka darbiniekiem šīs prasmes nav pietiekošā līmenī, līdz ar to mēs meklējam, un ar projektiem būs šī iespēja kvalitatīvāk veikt. Tālāk darbiniekiem bija apmācības saistībā ar ārzemnieku klientiem, kuri ir dažos cietumos, daži ieslodzītie, kā strādāt ar tiem, kādas tās ir tiesības. Tas arī bija ļoti interesanti. Šie procesi un darbinieki iesaistījās ar ļoti lielu interesi, nevis tikai vairs ar to teorētisko, bet tiešām ar praktiskām nodarbībām, izspēlējot reālas situācijas, lomu, spēles, tā kā tas notiek skolā, kā notiek dažādās grupās un tā tālāk. Un mums ir arī daudz dažādi citi mazi projekti, kas ir saistībā gan ar Čehijas, Polijas un Lietuvas pārstāvjiem, kur mēs kopā, un es arī nākošu nedēļu došos prom ar kolēģi uz Čehiju, kur mēs kopā ar čehu un lietuviešu kolēģiem rakstam tātad 3 valsts sadarbībā kopēju sociālo prasmu programmu, un jau tāds uz noslēgumu tas iet, kad arī šī programma, viena, kas tiks uzrakstīts no šīm 3 valstīm, tiks realizēta visās 3 valstīs, un tas arī būs ļoti interesanti, kāda ir Čehijā pieredze, kāda ir Polijā un Latvijā. Un arī ir programmas ar Poliju, Lietuvu un Latviju, un tā kā mēs tiešām meklējam tiem riskiem, kā šos riskus mazināt attiecīgās programmas, ne tikai tās, kas mums ir, bet jaunas, un esam atvērti. Un ja nāk kāds un mums piedāvā vai sabiedriskā organizācija vai brīvprātīgie, mēs uzklausām to, tieši tāpat kā ieslodzītos uzklausām, skatāmies, ko mēs varam darīt, un tas jau nav viens dienas jautājums. Jā. Atgriežamies pie jūsu pārdomām, jautājumiem, viedokļu. Man ir jautājums par tiem, kurus jūs runājāt, ka negrib mainīties. Tomēr stāsts, ka notiesā puisis, kas savu 19. dzimšanas dienu sagaida jau cietumā, un viņš visu savas dzīves laikā ne īsti nav iemācījies ne lasīt, ne rakstīt, un visu, ko viņš darīs, lietojas narkotikas un laupījis. Piemēram, kur ir garantīja, ka viņš cietumā iemācīsies lasīt, rakstīt labāk, un vai viņiem tiek pievērst kaut kādas, lielāku uzmanību, vai viņi tiek vienkārši, kā viņā tur nomest, tēlēni izsakoties. Tev kāds konkrēts piemērs ir, vai tāda fantāzija tev? Nē, man ir par to vienu man bija paziņai, ka viņi bija cietusī lietā, kur puisis salietojies narkotikas viņu uz ielas, tur aplaupīja piekāvu, un tad tiesā bija tā, ka tas puisis īsti pat nesaprata, ko viņam tur piespried, viņam prasa, sapratāt tiesaspriedumu? Jā, sapratu. Ko jūs sapratāt? Es tā vairs nedarīšu. Tā kaut kā, vai daudz tādi ir, un vai viņiem tiek pievērst? Es varbūt tās domāju, pirms mēs dodam atbildi. Tur vispārīgi tas bija meitene, kur aizgāja jautājums, kā jūs sadzīvojat ar to,
ka sabiedrībā ir noziedznieki. Un viņi iet cietumā un iznāk laukā un ir atkal noziedznieki. Kāds jums sajūtas par to? Kā sadzīvojat ar to? Bailes. Gribētos, lai viņš nenāk laukā vispārīgi. Protams, viņš nāk, lai... Foršs smuks, balts, lina krekliņā ar puķēm, ja? Kaut kā tā. Aha. Kas vēl? Man liekas, sabiedrība neapzinās, ka viņi daļēji pati ir atbildīgi par to, ka ir tik daudz ir mums noziedznieki. Un cilvēki jau mums nav vispār nekad šāda diskusija sabiedrības, kaut kādos mēdījos. Skolās mums nekur nestāst vienā priekšmetā. Ir daži skolotāji, kur ļoti skaidri pasaka, tu savu dzīvi pabeigsi cietumā. Jā, man brālim lielajiem bez skolotāji tā teikuši, viņš cietumā vēl nav. Ģimenes arī tā saka, es esmu dzirdējis. Arī esi tā nonāks cietumā. Tas ir tās nostādnes, ko es Un es domāju, ka sabiedrība nesaprot, ka neapzinās, ka viņi paši īstenībā, mēs redzam, mēs uz ielas nepalīdzam pakritušam cilvēkam, mēs narkomāns guļam, mēs pat nepiezinām ātrai palīdzībai. Un man bija gadījums, ka es zvanīju, ka gulēja narkomāns, man ātrā palīdzība atteicās braukt, jo es redzu viņu, es baidījos viņu, man teica, es krātu. Un viņi te nomet nost, un bija jāzina policijai. Tā ir arī sabiedrība, ātrā palīdzība arī strādā cilvēki mūsu sabiedrības locekļi. Un sabiedrība arī neapzinās, ka mēs paši varam nonākt cietumā. Mums nav jābūt maniekāliem slepkavām. Mēs varam iedzert bišķi pa daudz, krogā un sakalties un mazums, kas var notikt. Man liekas, ka tā problēma ir, ka neviens nerunā par šīm problēmām. Sabiedrība neapzinās, ka ne jau tie noziedznieki to izdara, bet viņi uzauga mūsu sabiedrību. Kāpēc sabiedrība izliekās tāda kurla, nedzirdīga, akla uz to visu? Grūti teikt, varbūt, ka tas ir mūsu pēc padomju mantojuma. Mēs vienkārši par to nerunājām, mums bija citas problēmas sākotnēji. Varbūt tas, man grūti spriest, bet tā ir problēma noteikti. Un arī tas, mēs nekad nevarēsim uzbūvēt labu sistēmu, ja mums nebūs naudas tam. Un sabiedrība nekad nebūs gatava, ka politiķi saka, mēs tagad arī celsim cietumu, visi protestē. Kāpēc mums vajag cietumniekiem celt cietumu? Kaut gan labs cietums, laba sistēma ir visu mūsu interesēs. Tikpat ļoti kā celt augstas skolotājiem. Bet par to nerunā un sabiedrība to nesaprot. Tā ir ļoti viena no prioritātēm. Kā citi sadzīvo ar to, ka sabiedrībā ir krimināli cilvēki? Tas jau, man liekas, arī ir, lai cik tas tā tieši izklausītos, bet tas droši vien atkarīgs no cilvēku pašas kaut kādas iepriekšējās pieredzes, ja viņš ir kaut kā, cietis no kaut kāda laupītājiem, ja pēc tam droši vien būs grūtāk nedaudz sadzīvot, viņš turmāk būs mācījies no savas skarbās kļūdas, bet varbūt turmāk ejot uz ielas būs gāzes baloniņš līdz vai kaut kā tā. Un, man tāds viedoklis, es nezinu. Gāzes baloniņš jau nenozīmē, ka tev ir tāds ļoti negatīvs viedoklis. Par to, tu jau vienkārši tā ir pašaizsardzība, tu jau to var darīt. Nē, es vienkārši minēju no tādas puses jautājums. Meitene ar pirmīt minēja, ka viņai tur bailes, bet līdz ar to tā kā vairāk apzinies, ja tu esi ciets, vairāk tiešām apzinies, ka ir tie cilvēki. Reāli ir tie draugi, tiešām ir tāds. Tā, un tad tu līdz to sāksi to gāzes. Es nedēļu atpakaļ, es domāju, ka tā jau ir pagātne, tāds šablons teikumi, bet nedēļu atpakaļ viens jauns cilvēks man saka, bet iedomājies, Kārli, mēs cietumniekiem maksājam ēdienu, uzturam, bet skolās bērniem nevaram brīvpusdienas atļauties. Tas bija draugos. Ne, man klātienē to teica. Jūsu viedoklis. Par ko tas ir? Par ko tas ir stāsts? Tas diezgan emocionāli motivēta attieksme, jo mums vienmēr šķiet, ka mums ir kaut kā tiesības sodīt citus cilvēkus, un ka, ja viņš ir izdarījis noziegumu, viņš nemaz nav pelnījis kaut kādas pusdienas vai labi iekārtotu cietumu sistēmu, kas strādā, jo mēs nedomājam no tāda aspekta, kā tas varētu kontributēt pēc tam arī, kādu labumu mēs paši no tā gūtu ilgtermiņā.
man liekas, kas ir mazliet saistīts ar to, ko paturpinot par to, tā kā, resursu daudzums ļoti ierobežots. Un apmēram tā kā man arī grūti dzīvot, un kāpēc es neizdaru noziegumu, un viņi tā kā savos grūtajos apstākļos izdara noziegumu. Tas, man liekas, ļoti lielā mērā jautājums par resursiem arī, kāpēc. Jā, un tad varbūt es jau pazaudējos savā dienā. Man ir ļoti skaidra ķēdīta, druļģeri. Man liekas, jā, tas ir par tiem resursiem. Par to, kāpēc bērnus mēs nebarojam, un tos mēs barojam, un kāpēc, jā. Es vienkārši sabiedrību kā cilvēks, tu, kā jūs teicāt, ka tu viņu uzskati kā noziedznieku, tu sauc viņu visos tajos, nezinu, kas tie vārdi, bet, jā, ka tu nekad neiedomājies, nezinu, tikpat labi, kā teici, jā, var sakauties, ka tu vari būt tajā vidē, ka, jā, tā taču arī daļa sabiedrība, tā arī daļa ir no cilvēkiem, tu nevari viņus. Jā, varbūt tev ikdienā, paldies Dievam, nav bijis nekas slikts noticis, un vienkārši tu to neuztver. Tev, protams, tuvāk liekas bērni, kuriem dod brīvpusdienas, bet, tā kā, jā, viņi ir, jā, ka tā kā, neredz to kopainu, kas varbūt arī, ir tā lieta, jā, ka nav kaut kāds tas plašāks sabiedrībai, vai sabiedrībai pat nav vēlme, kaut kā uzzināt, vai jā, atnākt uz šejieni un paklausīties diskusijā, vai kaut kas tāds. Vienkārši, tā kā nesaslēdz kopā, kad, jā, tas varbūt var kādien būt kāds no taviem tuvākajiem draugiem paziņām, vai tu pats, ka tie taču arī tā ir daļa no sabiedrības, tā ir daļa no cilvēkiem, kuriem tu varbūt ikdienā ir garām vai dzīvo kopā. Līdz ar, jā, tas tā kā cita pasaule pilnīgi. Tas ir tas, es domāju, tas pats, ko es teicu par to gan audzināšanu jau no bērnu kājas, gan par to komunikāciju, kad cilvēki nesaprot, mēs ieliekam cilvēku cietumā, ko mēs viņu tagad nebarosim, mēs viņu paši ielikām cietumā. Tad, ja viņi saka, ka tad nebarosim cietumniekus, tad arī neliksim viņus cietumā, tad viņiem arī tas nepatiks tiem pašiem. Tie viedokļi jau ir ļoti dažādi. Var rokas nocirst. Viņi nesaslēdz to ķēdi kopā. Viņi neredz to, ka, ko tu neliks. Tas, kurš to rakstīja, noteikti, viņš noteikti ir tāds, kurš grib, lai tur nekad nelaiž tos cilvēkus ir ārā no cietuma visticamāk. Es domāju, viņam arī tāds viedoklis. To, ko Kristīna teica par to, kāpēc tur kas un kā, un man ir tā sajūta, ka bieži vien tās ir dusmas. Ka tā es izpaužu savas dusmas pret to, kad kāds ir rīkojies, pret to, kā es uzskatu, kā rīkoties pareizi. Ja? Es tev nepabarošu. Ja? Es tev ar pirkstu pakratīšu. Ja? Bet cietumnieks vismaz atvērt tos pusdienas. Ne visi, noteikti ne visi. Es nezinu, skolā aizejot, vecāki samaksā bērniem par pusdienām. Es vienkārši, man ir, briesmīgi skatīties. Es pagājuši gadu vidusskolā mācījos, vienkārši ēdienas iet kaudzēm, iet miskastē. Es zinu, bet tas ir vienkārši. Jā, vienkārši tā vienkārši ir ļoti trivializēta attieksme, par ko mēs esam tagad iedzinājušies, par to, ka es kā maksātājs maksāju tam cietumnieku pusdienas. Neskatīsimies uz to, tas ir loģiski, ka tāda sistēma ir un ka mēs maksājam pusdienas, un mums ir jāatklās daudz dziļāk, kā mēs varam palīdzēt vēl viņiem vairāk, lai viņi atgriežoties varētu, Vai tev ir kāda ideja? Vai tev ir kāda? Nē, es tāpēc cerēju no šīs diskusijas to sagaidīt un arī noskaidrot, kas šobrīd notiek, kas ir tie resocializācijas pasākumi, kas notiek iekšā cietumos. Vai tas ir izglītības problēmas vai programmas, vai tā ir kaut kāda... Problēmas programmās ir. Problēmas noteikti ir jāapzina ar programmām, un tad es varu izsaka, kas ir tās programmas, kas šobrīd notiek. Es saprotu, ka viņi var iegūt kaut kādu izglītību. Un ir kaut kādi darbi, par kuriem viņiem maksā, tad var pastāstīt konkrētāk, kas tur notiek iekšā, jo mums visticamāk nav nekāda priekšstata. Un varbūt jūs stāstījāt par to, ka tās programmas tiek izvērtētas atbilstoši kaut kādiem kritērijiem. Tad jūs varat pastāstīt vairāk, kas ir tās sliktās programmas, kas ir atmestas un kas ir tās, kas ir saglabātas. Nodoklis, lai tikai pēc tam uz ielas tas būtu drošāks, lai tie ieslodzītie, kad iznāk ārā, lai viņi vairs nedarītu noziegumus. Man liekas, ka tas ir jāsaprot, ka mums ir pienākums viņiem tērēt mūsu nodokļi tik tērēt viņu labā. Ja tas ir tiešā veidā arī mūsu interesēs. Jā, jau pirms mēs dodam vārdu, varbūt par to konkrēto piemēru, 19-gadīgais un kas te īsti notiekās. Man šķita baigi interesantais fakts, ka mēs runājam par noziedzību un kāpēc sabiedrībā tas tā ir. Un interesanti, ka tā pa lielam uz to Eiropas fonu mums nav baigi lielais
skaits. Mums plus mīnus tā kā vidēji Eiropā sēž. Vienīgā atšķirība ir, ka bieži vien citās Eiropas valstīs ieslodzītie ir migranti. Cilvēki, kuri ir emigrējuši no pēdiņās, lieku, trešajām valstīm, tā tautas valodā, ja, bet no Austruma Eiropas, piemēram, no jaunām Eiropas Savienības valstīm emigrējuši, piemēram, uz Vāciju, un tur viņi atrod savu mītnes vietu cietumā. Ja. Piemēram, man viens kurjos bija, ka es arī bišķiņ biju vienā cietumā, kur viens puisis teica, es cietumā mācos angļu valodu, jo tad, kad es iziešu un aizbraukšu uz Zviedriju, man taču cietumā vajadzēs ar kādu, tur runāties. Ja. Ja, tā kā tas ir tāds interesants fakts par tām sabiedrības atšķirībām, bet tad vēl vienreiz atpakaļ pie piemēriem un pie konkrēti cilvēku, un varbūt tās Māra to arī var sākt ar to, kā sabiedrība tad var līdzdarboties, neiet runa par politiskiem pamatdokumentiem, ja? Bet tad jautājums, ko saka? Par sabiedrību līdzdarboties, es gribēju pateikt puisim, kuram ir apbrīnojami nobrieduši spriedumi par problemātiku, ka ir iespējams ne tikai ziedot nodokļu veidā, bet arī natūrā ziedojot savu laiku, dodoties kā brīvprātīgiem cietumos, un liela daļa arī jaunieši to dara. Tā kā iespējas ir tajās jomās, kurās tas ir nepieciešams. Bet attiecībā par konkrētām lietām. Ir tāds princips manas piesauktajā teorijā, ka pēc iespējas lielāka, dziļāka intervencija jāveic attiecībā uz tiem notiesātiem, kuriem ir smagākie riski, lielākās vajadzības. Un ja konkrēti par analfabētiem gāja runa, tad mums ieslodzījuma vietas sistēmā bija projekts, kurā mēs apmācījām 50 apmēram izglītojumos. Pie tam viņi gandrīz visi bija romu tautības, līdz ar to tika nošauti vairāk zaķi labā nozīmē, jo tā bija divējāda integrācija patiesībā. Bet es uzreiz gribu parunāt nedaudz par stereotipiem, ka ir tā iegājies un tā ļoti ērti uzskatīt, iedosim noziedzniekam izglītību un viņš kļūs par paklausīgu pilsoni. Tā nav. Varbūt tieši šie analfabēti ir vienīgie, kuri cietumā patiešām ir tāpēc, ka viņi nespēja vienkārši uztvert un adekvāti reaģēt uz pasauli, kas nav analfabētiska. Ja? Kā vispār ir iespējams dzīvot, droši vien diezgan grūti to izdarīt. Tagad tas tādas konkrētas lietas, bet attiecībā par programmām, protams, ka nav nekādu noslēpumu, un mēs redzam, kā ārvalsts strādā, un ja tika runāts par to, ka mums ir apmēram tikpat daudz notiesāto, kā citās valstīs, tā gan nav īsti tiesa. Jā, situācija ir diezgan krietni labojusies, viņa labojusies mehāniski pēc grozījumiem krimināla likumā, taču tik un tā notiesāto personu īpatsvars uz 100 000 iedzīvotāju ļoti liels. Līdz šiem grozījumiem tas bija otrs lielākais aiz Lietuvas Eiropas Savienībā. Mums bija 315 ieslodzīto uz 100 000 iedzīvotāju. Šobrīd šis skaitlis ir palicis mazāks, un tik un tā mēs ļoti pamatīgi iepaliekam vēl joprojām. Un lai arī, piemēram, tajā pašā Norvēģijā ir vairāk iedzīvotāju objektīvu, viņiem ir objektīvi mazāk notiesāto. Un te es gribētu vēl pieskarties Norvēģijas piemēram, ka šie humānie cietumi varbūt ir dzirdēts, varbūt šķiet, ka viņi tina burtiski vatē savus klientus, bet viņi iegūst rezultātu. Viņi ir cauriem pragmatiķi, viņi zina, ko viņi dara. Tā rezultātā, ja parasti ir pieņemts, ka tur dažu gadu laikā atgriežās vairāk kā 30% notiesāto cietumā, tad Norvēģijā šis rādītājs ir 11%. Viņi tiešām zina, ko dara, un droši vien tas ir tas ceļš, uz kuru būtu jāiet, bet mēs, sabiedrība, mēs neesam varbūt gatavi tādai attieksmei. Bet, protams, Tas, ko jau mēs visi... Ko sagaid no cilvēkiem? Ko cilvēki varētu... Cilvēki, teiksim, jūs varat svētdien atnākt uz mūsu apmācību, jums ir pieredze alfa kursā kādam, mēs organizējam konkrēti, Bet, starp citu, tas ir tāds novērojums, ka kādēļ cilvēki ir gatavi
ziedot savu brīvo laiku un dažkārt arī līdzekļus un doties cietumā, lai darbotos, kāda ir šī motivācija. Un gandrīz visos gadījumos šī ir kristīga motivācija, vai arī tie varētu būt, nezinu, kādi pensionēti tiesību sargājošie iestāžu darbinieki. Man grūti saprast, kas vēl varētu būt šī motivācija, jo Latvijā nekas cits par šo motivāciju īsti neliecina. Ir iespējas, ir daudz dažādu programmu, ir, teiksim, zināmā mērā, kā starpniecība starp ieslodzīto un viņa ģimeni, kas ir vīlusies. Jā, tātad šobrīd mēs kā tā postpadomju sistēma vēl nedaudz vairāmies tieši būdami cilvēku uzplačos. Es gan neesmu iet komunikācijā ar notiesāto tuviniekiem, jo tas nav institūcijas redzesloks. Tā tiešām ir brīvprātīga niša. Un principā ir visas iespējas arī iesaistīties šajā jomā, ja vien ir vēlēšanās. Ir iespējams organizēt apmācības un instruktāžas, un tas viss ir iespējams. Bez sabiedrības nav iespējams valsts un pašvaldības nekad neiemācīs sabiedrību būt labai sabiedrībai, sociāli atbildīgai. Sabiedrībai jāmācās pašai. Līdz ar to, ja ir vēlēšanās un iesaistīties, lūdzu, manā organizācija var kalpot kā platforma šīm iniciatīvām. 19-gadīgs puisis tiesā īsti nesaprot, par ko viņi notiesāja, ko darīt? Man liekas, ka ir tādi no psiholoģiskā viedokļa skatās, tas tā ļoti tā nekonkrēti, ja? Jo varbūt 19-gadīgs puisis ir 5 klašu izglītību, un viņš arī nevarēs saprast 2 klašu izglītību, vēl jau vairāk. Tas ir jautājums, kāpēc viņam ir 2 klašu izglītība. Protams, kad mēs varam arī neaizmirst par to, ka ir ļoti dažādi traucējumi. Ja, tātad personības traucējumi, dažādi psihiatriski traucējumi, kas arī liedz daudzas lietas, gan mācīties skolā, gan apgūt šo kādu profesiju vai pamatizglītību. Un ir viena lieta, kad varbūt tās cilvēks ir klaiņojis un ļoti agri tur no 10 gadiem sācis narkotikas lietot, un līdz ar to mēs arī zinām, kas notiek tad ar viņu psihi, kas notiek ar viņu smadzenēm, ar šīm tie iespējām, un viennozīmīgi nav, mums vienmēr jāskatās tas cilvēks kontekstā, un tāpēc mums ir šī risku un vajadzību novērtēšana, kur mēs to ieslodzīto, par kuru jūs minat, ja viņš nonāk pie mums ieslodzījumā, ar viņu runā gan vecākais inspektors, skatās, izvērtē, kāds ir viņa kriminālās darbības bijuši, sociālais darbinieks novērtē, tātad kādas problēmas ir vajadzības ir sociālajā jomā, un galā pēdējais ir psihologs, kas runā, kas novērtē visu šo kontekstu kopā, un tad sanāk šie 3 cilvēki, kas raksta šo te plānu, un tad tieši šim puisim kā var palīdzēt. Bet cietums, un vēl, jā, ja viņam ir 2 klašu izglītība, tad cietumā var apgūt izglītību, sakot, no 5. klases, ne 6. No 5. klases, tad patiesībā pat nevar īsti saprast, kur šo puisi var iesaistīt, tad tikai tādās apmācībās, ko Māris teica, kas bija līdzīgi romu tautības, jo es pati strādāju, diezgan daudz man bija atsevišķas grupas, kas tieši bija domātas romu kultūrai. Kāpēc? Tāpēc, ka tās programmas, kuras mēs bijām, tā kā resocializācijas programmas, tās tika veidotas to, kur ir jāraksta, bet šie cilvēki nevarēja rakstīt. Un es kā psihologs nevarēju saprast, ko īstenībā darīt. Un man bija jāizdomā alternatīvas tajā vietā, kur rakstīt, viņi varēja zīmēt, mēs spēlējam lomu spēles, tad arī pašiem darbiniekiem jābūt ļoti, ļoti radošiem, lai vispār šo cilvēku varētu resocializēt, iesaistīt kādos procesos. Tā kā atbildēt uz to jautājumu par to 19-gadīgo puisi, man trūkst informācijas. Tur ir dziļāk jāpēta, kas ir bijuši šie traucējumi. Un, kā es teicu, tie resursi, novērtējot tos riskus un vajadzības, mēs redzam, kāds ir viņa resurs. Vai viņš vispār var mācīties skolā vai nē? Es domāju, ka liela daļa cilvēku uztraucās par vienu lietu, kas saucās agresija. Jo bieži vien, kas ir krimināls noziegums, ir kaut kāda agresija pret kaut ko citu. Kā cietumā strādā ar agresiju? Es domāju, ka tas ir kaut kas ļoti konkrēts ar agresīvu uzvedību, ar destrukciju, Jā, tu kā aizkārt ļoti tādu būtisku jautājumu. Šobrīd tieši teikt, ka mums ir agresijas menedžmenta programma. Mums viņa ir, bet mums šobrīd ir tādas problēmas ar autortiesībām. Un mēs tā kā,
esam apstājušies mazliet pie tā, bet, lai saprastu, kāpēc cilvēks ir agresīvs, mēs strādājam saprast viņa emocijas. Un mums ir stresa mazināšanas programma, kur mēs arī skatāmies šos agresijas cēloņus. Un, tā ir 24 stundu programma, tā kā ieslodzītais nāk, mācās, prot nosaukt to, kad es dusmojos, viņš prot nosaukt to vārdā. Viņš bieži vien ar to šīs dusmas nevar nosaukt pat vārdā. Viņš nevar nosaukt vārdā, ka viņš ir aizvainots, ka viņam kaut kas nepatīk. Viņš tikai to var kā ar vardarbību. Un tad šīs programmas, kur nemitīgi viņam atgādina. Tad, kad mēs tev jautājam par to, ka tu jūti to, ka tas notiek, kas ar tevi notiek, kas notiek tavā galvā, kāda ir tava tālākā rīcība. Saprotiet, tas ir ļoti nopietns darbs, un līdz ar to vēlreiz gribu uzsvērt, ka tad mums ir jāsagatavo ļoti labi speciālisti, kas to saprot. Cik daudz un kāds speciālists jums vajag? Kā jūs teicat, arī... Tas tā kā uz nākotni orientācija. Tiešām psihologi, jo šobrīd mums ir tikai uz 12 ieslodzījuma vietām, 23 psihologi. Tas ir stipri par maz. Uz cik ieslodzīto skaitu? 5258 šobrīd bija, tad ieslodzīties varat tātad stādīties priekšā, ko var izdarīt šie cilvēki. Parasti jau šīs programmas un arī resocializācijas tajā iesaistās arī sociāla darbinieku un vienības priekšnieki. Tāpēc mēs esam paplašinājuši to lauku, kas var palīdzēt šīs lietas. Es arī pazaudējos tagad. Kuri darbinieki? Kas vajadzīgs, lai tās programmas kļūtu reāls, efektīvas? Es gribēju izmantot reklāmas pauzi, kad teicu, kāda speciālisti vajadzīgi. Es pateikšu, kāda speciālisti mums būtu vajadzīgi kā nevalstiskā organizācijai, vēršoties pie auditorijas. Mums pagājušajā gadā bija ļoti tāda veiksmīga prakse, bet tikai 3 cietumos tuvojas Ziemassvētki, un bieži vien lielākie cietēji no nozieguma ir nevis notiesātie, bet viņu bērni, kas neredz savus tēvus, un viņu sievas, kuram jārojās ir pat 2. Un mēs bijām organizējuši tādu kampaņu, kas ļāva gan bērniem sajust kādu zīmi, ka viņam ir tēvs, un tēvam arī dot kādu zīmi savai ģimenei, ka viņš tomēr rūpējās par to, jo šīs iespējas izolācija ir ārkārtīgi ierobežotas. Un mēs organizējam tādas apsveikumu darbnīcas cietumos, kuru laikā, tiešām apbrīnojam puiši ar tetovētām rokām, līmēja uz piparkokām tur smaidiņus un dekupēja tur eglīšu mantiņas un zīmēja kartiņus savām mazajām mīļām princesītēm. Lūk, un īstenībā tas varētu būt tas pirmais āķis, lai notiesātais tiešām, tas pirmais ceļš īstenībā uz brīvību, lai tajā noturētos, jo ģimene tomēr ir ārkārtīgi svarīgs priekšnoteikums. Un šī ir tā joma, kurā brīvprātīgie var pielikt savu roku, un ja jums ir interese, varbūt kaut kā ir iespējams ar mani sazināties, un mēs varbūt organizēsim kopā kaut kādas, ko tu proti mesterklasītes, dalīsimies viens ar otru zināšanās, lai varētu īsti pirms Ziemassvētkiem uztaisīt tādu kampaņu cietumos, jo pierasts, ka pārsvarā viss notiek Iļuciem sieviešu cietumā, jo pret sievietēm ieslodzītiem aizspriedumi nav tik lieli kā pret vīriešiem. Patiesībā tās vajadzības vīriešiem, viņi arī ir tēvi, un viņi izjūt savu atrautību no ģimenes ļoti arī. Un arī bērni to izjūt, protams. Kas vēl būtu nepieciešams, lai uzlabotu kaut kā šo sistēmu? Mēs tik daudz esam patiesībā teikuši, tagad vairs nespēju, ko mēs te... Ir viens jautājums, kas ir vēl arī kontekstā sistēmas uzlabošana un agresija un cilvēkiem. Tīri kontekstā, cik es saprotu, kad jūs minētie sociālie darbinieki un psihologi, vai tie sociāli darbinieki, ir tādi cilvēki, kas strādā resocializācijas programmā, un tad viņi strādā, bet ir šie cilvēki, kas strādā tehniski uzraugi, un visdrīzāk ir vēl kaut kāda tāda cilvēka. Esmu dzirdējusi stāstu par viņu agresiju, par to, kādu sāp viņi nodara un pārestību. Un es esmu vienu puisi nostapējusi, kas ir uzraugs, un es vienu vīrieti esmu sastapusi, kuram ir šī uzrauga pieredze. Un viņiem ir ļoti liels agresijas līmenis, un arī viņi pēc pilnas programmas izpaužas, kā varbūt jūs saskatāt šo situāciju, reālo situāciju, un ko
vai vispār kaut kas ir jādara, vai tas tā kā, nu, jūsuprāt, kā cilvēkiem, kas strādā ar receptualizācijas programmā, tas nodara pār, nu, jūsu klientiem, vai ne? Kā jūs teicu, mēs tiešām to akcentu sapratām, ka labs darbinieks varēs sniegt labu pakalpojumu patiesībā šim klientam. Un domājot par to, mēs arī domājam, kā nākotnē varētu apmācot gan uzraugus, gan vēl iekļaut šīs te programmas, arī ka viņi iziet šīs te programmas, tieši tāpat kā ieslodzītie. Tas ir idejas līmenī šobrīd. Bet, ko mēs vēl tur runājam, mēs vēl šodien pārunājam arī, es piemirstu jau. Jā, par to agresiju. Jā, Es paturpinu, ka mēs ne tikai plānojam, bet mēs arī darām. Nav noslēpums, ka Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija vairākas reizes ir norādījusi uz to, ka ir CESO audzināšanas iestāde. Ir bijuši gadījumi, kad mūsu uzraugi bija arī vārdarbīgi, emocionāli lielākoties vārdarbīgi pret notiesātajiem. Protams, katru reizi tas konkrēts gadījums tika izmeklēts, ja tur ierosinātā pārbaude, un mēs tad skatāmies tiešām, vai tas ir bijis, vai tas nebija. Visādi var gadīties, un reāli mums arī notika mācības tieši uzraugiem, CESO audzināšanas iestādē. Pie tām mums arī kā viena no struktūra vienībām, mūsu pārvaldes struktūra vienībām, ir mācību centrs, kurš īsteno divas šobrīd pamat izglītības programmas tieši personālam. Un kā viena no sastāvdaļām ir penitenciāra psiholoģija, kuras ietveros arī mūsu uzraugiem tika stāstīts par to, ko nozīmē vārdarbība, jo ne visiem, diemžēl, pat pieaugušiem cilvēkiem ir priekšstats par to, ko mēs uzskatām par emocionālu vārdarbību, ko mēs uzskatām par fizisko vārdarbību un nerunāt par seksuālo. Un tad ne tikai mēs stāstam, ko tas nozīmē, bet reāli mūsu speciālisti piedāvā paņēmienus, kā tikt galā ar konflikta situācijām. Protams, var būt gadījumi, ka mēs visi esam cilvēki, tā skaitā uzraugs ir cilvēks, un viņš var nonākt konfliktā ar notiesāto, un, protams, viņš var arī uzvesties neadekvāti. Un, lai mazinātu tādas iespējas, mēs apmācām mūsu darbiniekus. Arī plānojam turpināt uzsākt to darbu, lielākoties uzmanību pievēršot tieši praktiskajām iemaņām. Es atbildēju uz jautājumu. Man ir tāds jautājums. Cietumos nonāk ne tikai tādi, kam ir 2 klašu izglītība, bet arī tādi, kam ir jau normāla izglītība, teiksim tā. Vai ir iespējas kaut ko mācīties arī, ne tikai tādā vidusskolas līmenī, bet jau arī kaut ko tādu augstāku. Un es nerunāju par arodu, tur kaut ko, ēvelēt vai zāģēt, bet kaut ko, ekonomiku vai biznesa mācību vai kaut ko tādu. Tad es sapratu, ka lielākoties varbūt ļoti īsi pastāstīšu konkrēti par to, kas mums notiek resocializācijas jomā. Tad vispirms par izglītību runājot, ir iespēja apgūt gan pamatu izglītību, gan vidēju izglītību, kad arī apgūt augstāko izglītību. Šobrīd mums studijas programmas mācās 11 notiesātie. Šogad viens ir uzstājis arī augstākas izglītības iestādē. Pārsvarā viņi mācās par juristiem, par komersantiem. Tā arī ir, tā ir cilvēku izvēle un vajadzības. Tā, mums par profili runājot, mums ir iespējas apgūt es visus nenosaukšu, bet pamata profesijas nosaukšu. Lokmetinātais, mums ir elektromontīrs, mums ir frizieris, pavars, drebnieks, šūvējs, atsliedznieks, datu ievades speciālists, mums ir apdares darbu strādnieki, mums ir galdnieki, par pavarus es jau nosaucu, mums virpotāji arī tā izskaitā ir ļoti daudz. Ekoturismu pamati bija. Projekta ietvaros, jā. Tas ir runājot par formālo izglītību. Vēl ir tāda lieta, kā neformāla izglītība. Interešu izglītība. Lielākoties šo klāstu mums palīdz
nodrošināt arī nevalstiskas organizācijas, kuri nāk ar saviem projektiem, un projektu ietveros viņi arī īsteno visādus kursus, landšafta dizainus, datormācības visādas, un viss pārējais, kas tiešām, ir, teiksim tā, ekstra, piedāvājums izglītības jomā. Arī mēs pārvalde, mums ir izveidota speciāla daļa, kura nodarbojas ar projektiem. Gadījumus, ja mēs nevaram piedāvāt kaut ko izglītības jomā vai ne tikai izglītības jomā, bet resolizācijas jomā, neizmantojot, piesaistot valsts līdzekļus, tad mēs arī meklējam citas iespējas. Meklējot to fondu, kurš varēs mums palīdzēt un nodrošināt to finansējumu. Mēs arī sadarbojamies ar nevalstiskiem organizācijām, piemēram, ar aģentūru, kura palīdz mums apmācīt mūsu pat notiesātos, kā vadīt, kā rakstīt projektus. Pie tam viņi palīdz mums arī apmācīt mūsu darbiniekus, kā rakstīt projektus. Tas īsumā par izglītību. Tagad par nodarbinātību. Kā es jau teicu, mums ir drusciņ statistikas. Mums šobrīd uz 1. septembri mācās katrs 4. cietumā. Nevis notiesātais, bet ieslodzītais. Kas vēl mums arī par nodarbinātību runājot? Dati liecina, ka pirmajā pusgadā mums tika nodarbināti par samaksu. Tad cilvēks saņem par to atalgojumu 21%. Procents no kopē ieslodzītu skaita. Viņi strādā gan pie komersanta, piemēram, galvniecības joma vai par šūvējiem viņi strādā, vai saimnieciskajā apkalpē. Pie tā mums arī ir, kā es teicu, mēs sniedzam arī sociālās palīdzības pakalpojumus kāda veida. Protams, mēs arī strādājam šajā jomā, bet galvenais nodrot tā darba pēctiecību. Ko mēs darām konkrētajā gadījumā? Mēs tad informējam sociālo dienestu pašvaldību, lielākoties un pašvaldību attiecīgus dienestus, sociālus dienestus par to, ka mums tāda laika atbrīvosies persona, kura būs nepieciešama konkrēta sociāla palīdzība, pat norādot, kāda sociāla palīdzība būs nepieciešama. Līdz ar to pašvaldība jau iepriekš saņem informāciju par to, kāda palīdzība no pašvaldības puses būs nepieciešama pēc atbrīvošanas. Arī mēs informējam. Labi, mēs kārtojam arī pases. Es gribu pateikt, ka mēs ļoti čakli strādājam, bet, protams, mēs esam... Kodus, vai ne? Nē, tagad visiem ir personas kodi, tas arī mūsu lielas tāds sasniegums. Bet ko es gribu pateikt īstenībā? Par to, ka mēs nevaram viennozīmīgi pateikt, ka mēs neko nedaram. Protams, mēs daram. Varbūt pārmaiņas nebūs redzamas tik ātri, bet, ja ir kādi jautājumi par mūsu jomu, lūdzu skatieties un sekot līdzi mūsu mājaslapai. Tur, principā, ir visa informācija par mūsu aktualitātēm. Twitterim arī. Jā. Jautājums ir, par ko sabiedrībai vajadzētu sākt satraukties? Tas tāds noslēdzošais jautājums un būt ļoti saspicinātām ausīm, ja kaut kas notiekās ieslodzījuma vietā. Par ko mums jāsatraucās? Par pašnāvībām, par to, ka nebūs jauns cietums, par ko mums jāsatraucās būtu? Laikam par to, nevis satraucāt, padomāt, man tāds nolēms padomāt, ko mēs katrs varam darīt lietas labā. Jā, es nezinu, vai es jārunā te noslēgumā par to, ka jāsatraucās, bet man liekas, ka kopā jāatcerās, ka arī tie, kas šeit sēž, tie, kas klausās un tie, kas dzird un interesējās, ka tikai visi kopā mēs varam kaut ko mainīt. Un kopā mainīties un palīdzēt kādam mainīties, kurš grib mainīties. Un, jā, pat nezinu, par ko ir jāsatraucās tā. Tas satraukums pozitīvs varbūt, kāda dāvana mums ir uz Ziemassvētkiem vai krimināla likuma izmaiņas, kas rāds pozitīvu satraukumu. Nē, es domāju, ka galvenais ir šīs pārmaiņas. Visos spektros vienlaicīgi. Jā, par dāvanām uz Ziemassvētkiem vēlreiz reklāmas paudze ir iespēja iesaistīties. Ja kādam ir kādas prasmes, tad dekupāžu un kartiņas veidot, tam jūs varat iesaistīties reāli. Bet par ko satraukties, no visa šodien dzirdētā mēs redzam, ka sistēma attīstās. Galvenais, ka apzinās varbūt savus mīnusus un dara visu iespējamo, lai šos trūkumus novērstu. Un, protams, ja kāds izbēga
no cietuma. Tas ir nopietni. Un mēs uztraucamies par to. Un visi domājam, kad noķers. Bet mēs nedomājam, ka katru dienu no ieslodzījuma vietām atbrīvojas notiesātie un ar kādus riskus viņi vēl sevī nes. Līdz ar to tad mums varbūt drīzāk būtu jāuztraucās nevis par to, kas notiek cietumos, jo cietumi savu stafetes posmu iznesīs. Drīzāk jāuztraucās par to, vai atradīsies kādi sociāli atbildīgas institūcijas un cilvēki, kas šo stafetes kociņu nesīs tālāk. Es gribēju pateikt, es atcerējos par sabiedrības vienaldzību un vispār par vienaldzību būtu jāsatraucās, ja? Tad kaut ko puisis arī teica, ja mēs kaut ko redzam, nepamanām, tas nesaista mani, jāuztraucās par to, par bezdarbību, par vienaldzību. Man šķiet, ka kopumā šodien varētu rasties priekšstats, ka varbūt tomēr sabiedrības drošība ir pilna cietuma, jo tur ar cilvēkiem tik daudz ko dara un viss kaut kas notiek. Un, var jau būt, ka ir vērts tā kā nesaukt tos cilvēkus ārā no cietumiem. Bet man liekas, ka varbūt ir svarīgi kopumā paskatīties mazliet plašāk. Tā kā, kad cietums ir daļa no sistēmas un ir vēl vairākas daļas, kas tāpat ir jāņem vērā un kas arī ir, kam arī jāpievērš uzmanību, ko jādiskutē. Lai kaut kas izdotos, man liekas, tas ir viss, tiešām tas ir jāskatās kopumā. Un tā skaitā prevencija, atjaunojošā justīcija, atbalsts cietušajiem, tās visas ir svarīgas tēmas. Un ir jauki, ka ar ieslodzītajiem un cietuma klientiem tik daudz, kas tiek darīts, bet droši vien ar to nav pietiekami un ir daudz vietas izaugsmē. Bet man liekas, ka virziens ir ļoti labs un tas jau vien, cik svarīgi ir. Tāpēc. Liels paldies! Jūs varat veltīt aplausus sev. Aplausus viņiem.